Dod un žēlastībā izmanto to, ko es jums pateikšu, tik daudz izmantos, cik jūs arī veltīsiet savu laiku pārdomām. Un runāju kā, ko tad vēl varētu pasveicināt? Sveicināt visi tie, kam mājās televizors. Sveicināt visi tie, kam mājās dators ar internetu. Nu, pamaiet, lai es redzu, cik procentu. 8 tikai, labi ir. Tātad sveicināt visi, kam ir bērni. Ir. Tad, ja jūs paši gudri, tad jums mani nav daudz jāklausās, klausaties uz bērniem, mācaties, Kristus teica, tie ir skolotāji debes lietās, patiesi. Sveicināt visi tie, kas pēdējā mēneša laikā ir kādreiz jutušies vientuļi. Neviens. Tik reti dzīvojam kā Latvijā. Labi, nē, nu daži pamāja. Paldies jums, paldies. Tas nav patīkami to atzīties, protams. Bet, un tagad varat nemāt, bet vienkārši no sirds sveicinu visus, kas vēl esat Latvijā. Pēc kaut kāda apmēram mēneša braukšu runāt ar Briseles latviešiem. Ilgi jau runāju tur ar īrijas un ko. Nu, ko runāt? Nu, to līdzīgi, ko es jums teikšu, mazliet varbūt no citas puses. Garīdznieks un tauta. Tas ir tas dialogs, ko es gribētu iesākt. Proti, nav svarīgi, kam tu tici un kā es ticu un kam es ticu. Šai brīdī es gribu parunāt ar tevi kā ar cilvēku garīdznieks runā. Ko tas nozīmē? Garīga saruna pēc manas izpratnes ir tā, nu ne pēc manas, pēc bibliskās izpratnes, ir tā, kas vairo dzīvē mīlestību, prieku un mieru. Pēc garīgas sarunas, ja tā ir patiesi notikusi tev, ja tu tur esi bijis klāt, to nevar viens. Es nevaru. Nu, es te tagad taisīšu garīgu sarunu, un jūs visi tur kaut ko spriežat, cik maksā desa, vai kā tas benzīns sadāt. Tad nekāda garīga saruna nesanāk. Bet tad, ja mēs abi esam garīgā sarunā, mēs, nevis es un tu, bet vienkārši mēs kā divi cilvēki kādreiz, kad viņi runā, ja tā ir garīga saruna, un tu to, jebkurš to ir pieredzējis, bērnībā jo īpaši, starp citu, nemaz varbūt tieši par garīgumu nerunājot. Proti, tā ir saruna, pēc kuras ir vieglāk dzīvot. Nekas it kā nav mainījies. Nu, sarunā jau mēs parasti neko viens otram neiedodam, kā tikai vārdus. Bet paliek vieglāk dzīvot. Un tā tas ir, mēs esam garīgas būtnes. Mums visas lietas ir garīgas. Un tā ir tā nelaime tiem, kas saka, es Dievam neticu. Viņi, diemžēl, nemākulīgi aktivizē to dievišķumu sevī. Jo mēs visi radām paši savu realitāti. Ar katru no mums, kā jau pieminēja gan mācītājs, gan bīskaps, aizejot cilvēkam patiesi aiziet veselu pasauli. Jo viņš bija radījis kaut ko pilnīgi savu savās domās, savā dzīvē. Uz citiem cilvēkiem skatījās pilnīgi caur savu prizmu. Tas nekas, ko tu domāji. Kā lai mēs, ja mēs visi radām savu realitāti, un ja tie, kas raud vai skumst, izrādās paši radījuši raudošu un skumju realitāti sev, tad ko lai dara? Kā krievu dziedātājs dzied, ja mūsu sapņi piepildās dzīvē, vai tad nebūtu svarīgi apdomāt, ko sapņot? Grebeņšķikovs dziedāja šitā. Tātad, pirmkārt, garīdznieks, es no jums neko neprasīšu. Garīdznieks nāk, lai dotu uzreiz, nekādā gadījumā visus tos varbūt aizdomas vai blokus, ko man tur būtu jādod, man nav spēka, man nav naudas vai vēl kaut ko, metiet nost. Ja garīdznieks patiesi nāk, tad viņš nāk dot. Un pirmkārt, iedošu jums laiku, un pēc tam naudu. Un tad, attiecīgi, kā garīdznieks paredz, ka jūs ar savu draudzi, savu mācītāju tai laikā, ko es jums uzdāvināšu, padalīsieties nākdami kopā tai draudzē. Jo Dievs neparedz, ka tu savā aizņemtajā ikdienā pēkšņi kaut ko atmet, kaut kam pasaka, nē, es eju uz baznīcu. Nē, patiesā Dieva ceļā ir tā, ka tev paliek laiks, vienkārši viņš tev dod laiku, viņš ir laika radītājs. Un līdzīgi būs ar naudu. Vai, jā, tur pa to 10. tiesu runā, visiem reiz saraucās pie knapi savus galus, varam savilkt kopā. Bet te jāatcerās un jāpaliek tai ticībā līdz galam, ka Dievs jau no mums neko neprasa, ko viņš pats neiedos. Nu, ja viņš tev uzdāvinās 100, vai tad tev būs grūti 10 viņam atpakaļ iedot? Ja kurš pateiks, sveiki, pamājiet tie, kam nebūtu grūti, ja es tev dotu 100 un teikt, bet 10 jāiedot draudzē. Tu iedotu? Ja tev 100 uzdāvināts, nu labi, paliks 90 uzdāvināt, nu tad forši, vai ne? Pa to jau iet runa. Un to es jums tūlīt iedošu. 2 lietas, ko garīdznieks, ja nav svarīgi, vēlreiz saku, nav svarīgi, kam tic. Svarīgi ir, lai cilvēks satiekās un aprunājās ar garīdznieku, līdzīgi kā ar skolotāju, līdzīgi kā ar mediķi, līdzīgi kā ar dzīves gudru cilvēku, kas biežāk jau būtu labi, ja tā būtu vecmāmiņa, vectētiņš, arī vecāki. Ja? Bez tā mēs nevaram. Garīdznieka devums pirmkārt došu jums, ko pirmo jādod? Laiku došu. Stāsts ir šāds. Sveicināt visi tie, kas esat dzirdējuši, kā vardes kurkst.
Ko viņi saka? Ko viņi saka, mēs rakstam kāds burts mēs rakstam? Kvakvā, ja? Pareizi, ja? Kvakvā. Turmāk, kad dzirdi vārdi kurstam, atceries mācītāji. Domā, redz, kādi zaļi mazi mācītāji sēž dīķī. Vārdes kurks, ja? Viņi saka kvakvā. Un te es saku, ja es uz vienas rokas lieku kvā, kvantitāte, daudzums. Un uz otras rokas lieku kvā, kvalitāte, labums. Kas viņus saista? Kas stāv starp viņu? Vai viņi viena vesela divas puses? Tā kā izaicinu ar jautājumu. Vai taisnīgi? Nē, tā teikšu. Pamājiet, ja jūs esat dzirdējuši pēdējā pusgada laikā vai nu domu sevī, vai nu teikumu cita izteiktu. Šādu. Ja man būtu vairāk kvantitāte naudas, es dzīvotu labāk. Pamāja galvu, kurš tā teikumu dzirdēja? Vai pat varbūt iedomājies pats arī, ja? Ir bišķīt, jā. Te man tas jautājums. Vai tas ir normāls teikums vai nē? Ja man būtu vairāk, es dzīvotu labāk. Uz dāmu auditoriju tā teikumu. Es vispār nejautāšu. Vienkārši pajautāt man, protams, vienmēr gribās, vai jūs, dāmas, saprotiet, ka jūs uz svariem nekāpat redzēt kvantitatīvo, bet kvalitatīvo. Ja man būtu mazāk kilogramu, es taču dejotu vairāk, vai iet uz balli. Ja man būtu mazāk gadu, es dzirdu sievietes balsi. Es teiktu, cik es esmu vecs, bet tagad es negribu teikt. Kāda dzimšanas diena man ir. Tikko anekdoti izlasīju. Cik tev gadi? 18. Un kad tev bija dzimšanas diena? Pirms 3 gadiem. Ja, te ir tas, kad beigšķi izrādās kaut kāds cipars, višķi dāmām tā. Es tikko dzirdēju tādu īpatnu mājticību, ka Krievzemē, piemēram, un vīrieši, tas ir jocīgi, man tā to atstāstīja, tā tradīcija pilnīgi. Vīrieši nesvin 40 gadu jubileju. Es atzīju, ka kāds man māja. Es nezinu, kāpēc sievietes drīkst, ja viņš vienkārši nesaka, ka ir 40, protams, bet vīrieši nesvin. 41, jā, atkal aiziet, bet kaut kāds tik jocīgs mājticības interesants. Bet kvantitāte un kvalitāte, kas viņus savieno, uzmanīsimies. Pasaulē ir izgājuši milzīgi daudz dēmonu piepildīt cilvēki. Viņi nav ragiem vai ļauni, viņi vienkārši ir, mantkārība aiza. Viņu brilles ir ar tādām dolāru zīmītēm, un citiem brilles ir ar tādiem plikiem dibeniem, un citiem brilles ir ar tādu vāru, kur tajās brillēs liekas, kamēr man neklanās, tikmēr man nav labi. Katram, arī tev un man savs brillīts ir. Pāvils tāpēc brīdina. Mēs tagad redzam visu miglaini. Nepaļaujies tikai uz saviem jutekļiem un sajūtām. Vakarēdienas to izraisa, ja. Dod maizi, ja tev jāsaka, jā, miesa. Tāpēc, ka Kristus teica, nevis tāpēc, ka es teicu. Ja, tur ir tas svarīgais, tā apmaiņa. Kvantitāte un kvalitāte, kas viņus savieno? Galva pa vidu, mīļie. Tikai garīdznieks to tev varēs pateikt. Neviens bodnieks negrib, lai tu to atceries. Tava galva ir pa vidu. Tu vari noticēt, ka vairāk ir labāk, bet vari arī neticēt. Uzmanies no šitā. Vienkārši atceries to, un es tev esmu uzdāvinājis dzīvē laiku. Ka tu vairs neskriesi tāpēc, lai būtu vairāk, bet apstāsies tas, kas ir, un sāks to lietot. Citādi, datoru sistēmas ir ļoti liels paraugs, ka mēs... Vecais dators, tā kā man es vēl varētu rakstīt savus sprediķus un ko ar pirmo datoru, kas man dzīvē bija, tāds milzīgs koferis. Man tagad jau ir, es pat nevaru saskaitīt, kurais jau. Lai tiktu līdz visām tā, pamāja tā galva, kurš arī normāli datoru atmets, tāpēc, ka jāpērk jauns, ja? Firmā vai mājā. Tie, kas ar datoriem zina, tas ir baigi smieklīgais biznes. Tu visu laiku pēc to, kas tev jau ir. Līdzīgi kā, sievietēm ar tām drēbēm apmēram tā, mums laikam tiem datoriem esam iesēdušies. Un mobili telefoni, par to vispār nerunāsim. Pirmās paudzes klucis, kas bija tas lielais, viņš joprojām varēja darīt to, ko daru es ar savējo. Labi, manējais vēl bildē un vēl kaut kāds visādi muļķības vibrēja pa kabatu, bet, tas jau nav telefona uzdevums, ja. Tā mūs te apmuļķo, ja, pieliek normālu, veselīga sviestmaize, izrādās nav laba. Jāuzliek ir kaut kādi 7 priekšmeti vēl virsū, un tad būs labi, jo vairāk, jo labāk. Nav taisnība. Notici. Kāpēc? Tāpēc, ka vēl 2300 gadus pagātnē Sokrāts teica tādu teikumu. Uzlabot pilnību nozīmē to sagraut. Pilnību nevar vairot, vairāk. Un mans mācītājs Roberts Feldmanis savulaik teica, labu pulksteni pie meistara nenes. Kad es tur kaut kā domādams jaunībā, varbūt uzlabojam kaut ko tur tā dievkalpojumu, vai kaut kā tur tos krēslus citādāk, vai kaut kā. Nē, labu pulks, kas darbojās, to nevajag uzlabot, to ir jābauda, jāsaņem. Kvalitāte un kvantitāte. To nesajauciet, lūdzu. Vēl viena lieta,
kvalitātes slēdzis nav. To arī Botnieki visu laiku grib iestāstīt caur televizoru, caur visu kaut ko. Kvalitāte ir tāds slēdzis, izslēgts, ieslēgts. Kvantitāte ir tāds apaļš slēdzis, ko var griezt pa apli un nekad neapstājās, neatdurās. Bet uzmanieties, kvalitāti nevar uzgriezt. Ja ir labi, slavē Dievu un saņem ar pateicību. Nevis labi jau ir, bet vajadzētu kaut ko tā kā nevajadzētu. Vēl viens princips, no bērnības ievērojams, starp citu bērni šo mums atgādina. Aiz katra kāpēc var būt paslēpies Dievs. Un aiz katra kāpēc ne velns. Šo vienkāršo gudrību tu izmanto, tu ieejot lielveikalā, tev vairs nevarētu apmuļķot. Jo tur ir tā, kāpēc nepirkt, ja tik lēts? Kāpēc ne? Nav pareiza motivācija. Ir jāatbild uz kāpēc. Kāpēc man vajag? Ja es zinu atbildi, daru, es atbildu par to. Bet, ja man saka, kāpēc, lai nenopirkt, man jau ir, tev būs vēl viens, vienalga, kas tas nebūtu. To es jau iekritis. Kāpēc ne? Un tā bērni, paskatieties uz viņiem, viņi visu laiku. Sveicināt visi tie, kur kādreiz ir pilnīgi samūsuši, kad tas bērns jautā, kāpēc to, kāpēc jāiet, kāpēc jāģer bikses, kāpēc jāiet tur, un kāpēc jāceļās no gulta. Esat šito dabūjuši kādreiz, ja? Ja? Vai jūs zināt, kā viņus apklusināt? Tas ir ļoti neparasti. Tas ir neparasti, ja kādam ir bērns, pamēģiniet. Tas patiesi ir neparasti. Viņi šos kāpēc visu laiku grib caur šiem paši neapzinoties. Dievs runā. Viņi grib, lai tu cilvēku pieaugušais atzīsti, ka tu ar stāvi zem Dieva. Lai tu uz vienu kāpēc atbildi, tāpēc, ka Dievs lēma. Kāpēc Dievs viņš varbūt jautās, un tad tu viņam pasaka, Dievs ar tevi pats runās, paprasi. Viss. Kolosāli, tas ir neparasti, ka viņi ar to kāpēc grib vienmēr aizvest tevi, nevis lai uzzinātu, no kāda auduma bikses ražotas, ja? Bet gan, lai tu pats saprastu, ka visu tu nenosaki un nesaproti, ka tu pats zem Dieva stāvi. Tad viņš nomierinās. Paldies, viss kārtībā. Un nākamreiz atkal būs. Tātad, kva, pa vidu galva. Neļaujiet sev viņu nocirst. Kā garīdznieks cilvēkam, neatkarīgi no mūsu ticības. Es saku. Jo šo es redzu, kā cērt mūsu galvas, iestāstot, ka, ja ir labi, bet ja būtu vēl labāk, tad jau būtu pavisam labi. Nevar būt labāk par labu. Nevar. Tā ir kļūda. Mēs paši sagraujam savu ceļu. Lūk, laiks, ka tu vairs nedzīsies pēc kvantitātes, bet sāks baudīt kvalitāti, tu redzēsi, cik daudz laika tev katrā dienā Dievs ir dāvājis. Katrā dienā. Naudu. Naudu izbrīvēšu tūlīt. Tādi 3 burti. Kā garīdznieks saka, atkal bez tavas izvēles, tu nevari ticēt, neticēt, ņemt, neņemt. Tu to saņem cilvēks būdams. NVS. 3 bedres cilvēka dzīvē. Līdz 20 gadiem visās 3 esam iekāpuši. Pilnīgi visi. NVS. Nauda, vara, slava. Pēdējais vienkārši tā burta savi. Pirmais, ko mēs sastopamies, starp citu īstenībā dzīvē mums iet pirmais ir slava, kurā mēs iekrītam, tad nauda un pēdējais vara. Līdz 20 gadiem visi esam izbriduši pa tām bedrēm. Visi esam apdauzījušies. Kā tas nozīmē? Kad mēs šīs tēmas dēļ, piemēram, Kristus ebrejiem to pārmet, viņš saka pārējām tautām, lai būtu. Bet ja jūs izredzētā tauta noticat, ka jo vairāk, jo labāk kvalitāte kvantitāte, jo vairāk naudas, jo labāk, jo vairāk slavas, jo labāk, jo vairāk varas, kā viņi tur tās varas šmugulējās ar to okupācijas varu, pilnīgi neticām. Ja? Kāpēc Jēzus piesit krustā? Tāpēc, kad nopirka okupācijas varas likumu devējus. Ne jau jūdi drīkstēja kādu krustā sist. Tātad nauda, vara, slava ir visu cilvēku elks, kamēr Dievs neizglāba. Ja kāds man saka, es neticu Dievam, un tev saka, nesaki pretī, bet zini, viņš zemojās un pienes upurus uz altāra, uz kura ir rakstīts nauda, vara un slava. Visi to dara. Arī mēs esam darījuši. Iespējams, ka daram arī tagad. Kā mēs to upuri pienesam? Kad es daru to, kas es neesmu. Lai es būtu slavens, parādīšu visiem pliku dibeni. Lūdzu. Man ir normāli cilvēki rāda pliku dibeni, publiks nerāda. Bet, lai iemantot slavu, tanī brīdī es neesmu, es dēļ slavas esmu noupurējis savu es. Un kļuva slavens nevis es, bet tas, ko es tur tēloju, un tad ir briesmīgi pēc tam ilgākos gadus. Un tāpat ir ar naudu, kad mēs upurējam sevi, domādam, ka, tas nekas, ka man jādara tas, kas es neesmu, bet ka tik nauda nāk. Nav taisnība, garīgi mēs zem tā salūstam, un ar vāru ir vēl briesmīgāk. Kā mēs slavā iekrītam? Tā rādu priekšā. Bērns spēlējās, uzsit sev pa pirkstu. Uzsit diezgan sāpīgi. Paceļ acis, apskatās. Mamma nav istabā. Spēlējās tālāk. Uzsit sev pa pirkstu, paceļ acis, pastāv. Mamma ir istabā. Visi mēs to esam darījuši.
Sveicināt visi tie, kam ir brāļi vai māsas bērnībā bijuši. Re, kur ir, kā jūs vecāku slavas dēļ esat kāvuši un grūstījuši viens otru, vienādi vai otrādi. Vai ar vārdiem, vai ar rokām, bet to dara visi brāļi un māsas. Tāda ir brālīgas mīlestības pazīme. Konkurence dēļ tās vecāku mīlestības. Ja, tā kā slavas dēļ mēs visi jau līdz skolas gadiem esam pārlūzuši un zinām, ka tā nevajag. Zinām, ka, ja pirksts nesāp, nevajag bļaut un sūdzēties. Bet, ja var no mammas konfekti par to dabūt, es bļauju un sūdzos. Zinu, ka nedrīkst bērnībā, jo zinu, bet daru. Nākamais ir nauda, tad, kad mēs aizējām skolā, kad mēs atklājam, ka gandrīz tā, cik liela nauda, tik liela ballīte. Apmēram šitā, viena konfekta, kamēr tu dzīvo ģimenē, tāpat tev viņa tiek, bet ja ir viena konfekta tev un vēl diviem taviem draugiem, tad izrādās labāk tomēr ir, ja ir 3 konfektes, nevis viena, vai ne? Un tā mēs iemācamies, ka jo vairāk naudas, jo labāk, un gandrīz arī kaut ko ne tās naudas līdz 11 gadu vecumam kaut ko esam sadarījuši tādu, ko negribētos. Un vēlāk atceroties, nemaz tā mēs nelielamies un nestāstam visiem, jā. Trešais vara, un te atkal ir interesanti, mēs visi varas priekšā salūstam, nevis tad, kad kļūstam pašvaldībā vai valdībā ievēlēti varoņi, varētāji vai kā vēl to varu varētu atvasināt, bet gan mēs visi varas dēļ pastrīdamies, tad sveicināt visi tie, tūlīt parādīšu, sveicināt visi tie, kas esat bijuši precējušies, vai esat šai brīdī, pamājiet man lūdzu. Ir tādi, jā? Un tagad tā ļoti kārtīgi pamāja tie precētie pāri, kuri nereizi ar savu laulāto nav strīdējušies. Nereizi, nekad nestrīdējušies. Māja, kārtīgi. Viens māja, tas nozīmē tikko ir apprecējies, paldies. Nereizi neesat sastrīdējušies, nereizi. Žēl, ka jūs pamājat, es nevarēšu tā īsti izkritizēt. Bet uzmanieties ar šito. Tas nozīmē, jūs, protams, varbūt esat labi audzināti, protams, citādāk to atrisināt, bet domstarpībām ir jābūt. Nevar būt tā, ka abi domā vienādi, tāpēc, ka divas galvas nav viena galva, un tas arī viss. Ja mēs apprecētos bērnībā, iespējams varētu izaugt kopā, bet mēs aprecamies 11 vai 20 gadu vecumā, kad mēs jau esam izauguši personības. Dažādas lietas, pilnīgi piekrīt. Bet tajā ziņā, ka nevar būt abiem vienāds viedoklis. Viens varbūt vienkārši izrunājās līdz galam, kāds temperamentīgāk izstrīdās. Tas starp citu arī ir atkarīgs no noguruma pakāpes. Jūs to arī ar gadiem atpazīstat, ja? Ka ja tu no rīta par to runā, izrādās visu var senot, ja izrādās vakarā, nav nomazgāt krūzīt, kas tas ir, ka nav nomazgāt tā krūzīt. Ja? Tā tas gadās, jā. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka vīrieši un sievietes, un sevišķi jauni puiši un meiteņu starpā, visas domstarpības ir balstītas tikai uz vienu pamatu būtību, uz varas cīņu. Ja vīrs ar sievu strīdās, viņi strīdās nevis kuram taisnība. Es zinu, ka jūs tam ticat, es ar kā sievu pastrīdos, ticu tam, ka mēs pa taisnību. Bet īstais strīds ir, kuram būs vara pateikt pēdējo teikumu. Un viss. Un par to arī viss strīd. Atmet šo varas kāri mūsos, mēs vairs nestrīdētos, tāpēc, ka vīrieši sievietēm ir tā radīti, ka viņi tā kā šitā, ja? Tāpēc, ka viens skatās drusku pa vienu logu, otrs pa otru, viens otru tā kā negrūst. Mēs esam tā Dieva sakārtot radīti, ka mums patiešām salīpam kopā. Perfekti. Bet tur, kur tie strīdi, tur vienmēr ir, kam būs vāra pateikt pēdējo teikumu. Un tad mēs aizējam emocijās. Tātad, nauda, vara, slava. Šeit es teiktu, tieši tāpat kā pie kvantitātes un kvalitātes, visām reliģiskām mēģinājumiem šai pasaulē, jebkuriem garīgiem mēģinājumiem, savā ziņā ir jāatbild uz šito jautājumu, ko ar to naudu, varu, slavu darīt. Jo uzreiz, kā garīgi uzlūko cilvēku, var redzēt, viss ir zem viena elku altāra. Jo vairāk būs nauda, jo labāk dzīvosim. Ko tad es tāds nabaks? Es jau varu rupji lamāties un spļaudīties. Ja man būtu tāda liela nauda, tad es arī būtu pieklājīgs. Piemēram, šāda teikuma parāda, ka cilvēks ir aizmirst, ka viņš ir garīga būtne, nevis naudas kaut kā uztaisīts cilvēks. Jā. Es šeit nerunāju, uzmanīsimies, lai kāds varbūt nesaskumst. Nauda ir ekvivalents arī maize un apģērbs. Tajā līmenī, protams, mums vajag dzīvesvietu, mums vajag apģērbu. Par to Dievs gādās, ka mēs savām 2 rokām, 2 kājām un galvu varēsim to sastrādāt. Bet mēs jau pamatā, un te ir kā es to naudu izbrīvēju, negribi dot Dievam 10. tiesu, tu vēlnam atdod 30% garantēt. Visu laiku pārmaksā par kaut kādām nevajadzīgām elku gāju. Ja bikses var nopirkt par 10 un tu pēc par 70, tad tā virsvērtība ir vēlnam maksāt, jo tu esi garīgi noticējis, ka tās dārgās bikses tevi darīs par dārgāku cilvēku. Amerikas parfumērijas bizness varot 1 gada, tā nauda, kas tur apgrozās, varētu nodrošināt pusi Āfrikas valsti, ka bats vairs nebūtu. Visas pasaules, arī Eiropas, vispār pasaulē badu atrisina, jāizklopē visas parfumērijas veikals. Un tā vietā ziedot naudu trūkumcietēm.
Kas ir parfumērija? Tas ir balstīts tikai uz to, ka sievietes iekšēji sirdī jūtās nedroši par savu izskatu, un tāpēc nokrāsojies, izdara tā, ka indiāņa kaujas krāsām ir apklāja, un tad tu vari iziet uz ielas. Ja? It kā kāda sieviete, to jau jūs paši zinat, nevienu jau nepasargā tas kaujas krāsojums no varmākas, no rupjības. Nav tā, ka kaut kur būtu tāda sieviešu pasaulē tāda leģenda, ka, ja vīrs grib iesist, bet tu paspēj uzkrāsot lūpas, neiesitīs. Tā jau nav. Tas būtu skaisti, ja tā būtu. Es ļoti novēlētu, ka tā būtu. Ka mēs vīrieši, tie kretīni, kas paceļ rokas, būtu kaut tik jūtīgi, ka vismaz tik skaisti sarkans lūpas. Diemžēl ir joprojām tā, kā ir, jā. To kā pedagogs zina bērniem parunādams sašāva. Par to citreiz. Nauda, vara, slava. Šeit kā kristīgs mācītājs, nevajag kā garīdznieks. Tagad es runāšu kā Kristus māceklis, jo es nemāku nodefinēt, kāda atbildi piedāvās. Es apjaušu apmēram piedāvās citas reliģijas, tāpēc es kā Kristus māceklis piedāvāju, ko Kristus kā skolotājs, kā meistars piedāvāju. Uz naudu, varu un slavu. Pirmkārt, Bībelē mums ir jāizlasa uzmanīgi Salamans mācītājs. Grāmata, kuras autors ir nauda, vara, slava sasniedzis virsotni. Viņam tālāk nebija kur kāpt. Viņam velns nevarēja pienākt klāt. Negribi. Man ir, Salamans atbildēja. Nav naudas ziņā vēl tagad Salamana zelta raktuves leģendārās meklē 3000 gadus vēlāk. Ko vēl? Vara. Viņš bija tik varens, ka apkārtējo zemju valdnieki savas daļās mīļotās meitas dāvināja kā sievas viņa harēmam, kurā bija virs 9-10 sieviešu. Vienkārši tā bija tāda, to laiku tā kārtoja juridiski, ne, bet politiskās attiecības, tā teikt. Savu meitu es te uzdāvinu, tu man vairs neuzbruksi. Tik varens viņš bija. Kurš šodien ir tāds varens valdnieks, kur kāda cita prezidenta meita tiek uzdāvināta, ja? Trešais slava, te man nav ko vispār teikt. Atcerēties kādu Jūdejas valdnieku Salamanu pēc 3000 gadiem. Šobrīd ir 3000 gadu kopš viņa valdīšanas. Ko mēs vēl zinām? Jūs kādu Babilonas valdnieku zināt? Ēģiptes, labi, varbūt nosauks dēļ filmām kādu, varbūt Nebukadnēcers, ja, bet es te stāstu par to, ka nauda, vara, slava viņam bija visvairāk. Un tad palasi Salamans mācītājs. Palasi, ko raksta vīrs, kuram nav augstāk, kur uzkāpt. Mēs visi drusku ceram, drusku vairāk naudas, drusku vairāk varas un slavas. Ne jau tādā plašā nozīmē. Mūsu atšķirības starp cilvēkiem, garīga atšķirības nav. Atšķiramies, ziniet, ar ko? Ar kvantitāti. Vienam tā nauda lielāka, kas kārdina, vienam piecīts pietiek, lai nozaktu, ja? Bet atšķirība nav. Garīgi viss ir vienādi. Šai ziņā saprotiet. Velns neapiet ar līkumu nevienam. Nauda, vara, slava. Es ticu pat uz Vientuļas salas, ja tu aizbrauktu šajos gados, velns atrastu, kā tev ar šito samulcināt. Ka tu no dzīves prieka, no tā, ko putni un puķis pazīst, un dzīvnieki un koki, novērsies uz, ir nauda, vara, slava. Labi, smaidu, nav, nevar aizmirst. Nauda, vara, slava. Pirmais teikums bija Salamans, otrais teikums Mateja 4. Izlas, ko Jēzus atbildēja, jo velns viņu kārdināja tieši ar šīm trim. Cik te jau nav. Nauda, taisa akmeņus pa maizi, bez darba palīdzības, var brīnumu palīdz, izmanto savus talantus, lai tiktu pie labuma. Otrais slava, nolec no tempļa, nenositīsies, visi aplaudēs un zinās, tos gan ir Dieva dēls. Kā tu ar to slavu varēs rīkoties, vai ne? Un trešais vāra, kur velns patiešām pasaka, es tev visu vāru iedošu, tikai pielūdz mani. Ko Jēzus atbild? Ļoti interesanti atbild. Kāpēc? Tāpēc, ka šie paši par sevi. Kāpēc mēs iekrītam? Tāpēc, ka nav grēks. Mēs visi neiekrītam un neejam zakt, laulību pārkāpt, kauties un slepkavot, aprunāt, iekārot. Drusku visos no tā ir, bet, vismaz ne visi ejam, ja? Tad nauda, vara, slava pilnīgi visu strāpu par šo mikrofonu. NVS. Jēzus kārdināšana, viņš neatbild, ka tas ir slikti, viņš atbild citā veidā, viņš atbild rādīdams uz Dievu. Un trešais un pēdējais, un tas ir kristiešu zelta gabaliņš. Mūsu Tēvs debesīs lūkšana, 7 lūkšanās pateikts viss, kas tev ir vajadzīgs. Ja tev dzīvē ir vēl kāda vajadzība, tu vai neesi uzmanīgi lūdzi šo lūkšanu, vai esi jau atkal mākslīgi nokopējis sev jaunu vajadzību. Ja es tev katru rītu piezvanīšu modinādams ar, vai tev jau ir rozā gurķītis? Sākumā pasmiesies, protams, pēc tam tu pajautās, kas tas tāds rozā gurķītis? Pie 5. reizes tu jau veikalā prasīsi, jums tāda rozā gurķīša ir? Tā redz ar mums visiem notiek. Un tad, ja nav rozā gurķīša, tad tu jau gribi nākt pie mācītāja. Vai tu nevarētu aizlūgt, lai man būtu rozā gurķītis? Saprotiet, es šeit smējos gurķītis, ja? Mēs jau visi to gurķīti pārvēršam. Lielāka kvadrātmetri dzīvē, lielāka alga,
darbs, vēl kaut kas. Viss saistīts ar šito te, un mēs tā domājam, ka mēs garīgi būsim labi tikai tad, kad būsim šito visu te tā sakārtojuši. Īstenībā ir otrādi. Kad tev sirdī ienāk miers, tad tu arī uzslauki savu priekšnumu. Tā tas notiek. Kāds vīrs atbrauca jau pirms gadiem, labi 10 atpakaļ, no rietumzemēm, iet par Rīgu un saka, jā, daudz, jums ir tomēr nelaimīgi cilvēki. Un viņam prasa, vai tāpēc, ka nesmaida uz ielām? Nē. Citur jau var tik briesmīgi smaidīgi nav. Kāpēc jūs sakat nelaimīgi? Logi daudz, kur nav nomazgāti. Viņš tās pasaules apceļotājs, viņš saka, ja cilvēks jūtās labi, viņš mazgā logus, viņam ir prieks redzēt uz āru, un nav kauns, ja kāds iekšā redz. Un jo vairāk netīra logi, jo skumjāki ir cilvēki. Tas nav netīrība, tā nav pavīšība, tā ir vienkārši, mūsdienās bieži lieto vārdu depresija. Tātad mūsu Tēvs debesīs, un tev klausoties uzmanīgi ar abām ausīm. Svētīts, bet tai grieķu nozīmē slavens, lai top tavs vārds. Krieviski da praslāvica īņetvajo. Pirmā lūkšana, ja tu no bērnības to skaitu, tu saņem kā imūnsistēmā barjeru, vēlns tev kārdinās ar slavu, tu zināsi, bet es jau lūdzos, lai Dieva vārds ir slavens, nevis, lai visi Rolandam aplaudē, lai Dievam saka, aleluja. Nākamā lūkšana, lai nāk tava valstība. Nākamreiz pirms ieiet lielveikalā, plus šito noskaitu, tu redzēsi, kas notiks. Tu redzēsi, kas notiks, tas ir fiziski pārbaudāms. Proti šī ir lūkšana, kur dod imunitāti pret naudu. Viss, ko veikalnieki šodien grib mums iestāstīt, kas mums jāpērk un kur mēs pārmaksājam, pirmkārt pirkdami nevajadzīgo, otrkārt maksādami pa lētu preci lielu naudu, dēļ dažādiem visādiem tādiem kaut kādiem izgrozījumiem. Un tā doma, kāpēc mēs pērkam to, kas mums nav pamata vajadzīgs, ir doma, ka mēs garīgi noticam, tas mums drusku tuvinās paradīzi. Drusciņ varēsim tā kā, ēd, dzer un līksmojies mana dvēsele, tev ir krājumi ilgiem gadiem. Nebūtu tas pēdējais teikums, tas pirmais baigi der, tad, kad mēs būsim Dieva tūmā, ēd, dzer un līksmojies man dvēseli. Tev nekā netrūkst mūžīgiem gadiem. Bet nevis krājumu dēļ, bet Dieva tūmā dēļ. Ja, tur ir tas princips, ko garīgi mums kamēr mēs šo neaktivizējam, mēs esam tādi kā kalpi miesai, kalpi pasaulē, un uzkrīt kaut kas uz kājas, un es vairs nesmaidu, un mani nosaka tā miesa, nevis es kā personību kontrolēju. Lai nāk tava valstība, nevis tā, ko var par naudu nopirkt. Dieva tūms ir mana vajadzība. Trešā un pēdējā atkal trāpa perfekti. Tavs prāts, grieķiski tava griba, lai notiek, kā debesīs tā ir virs zemes, par varu. Tad, kad es gribu piesist pie kāda, klausoties beidzot, ka es runāju. Tad tālāk, pat ja es kādreiz tā izdarītu, tālāk mana imūnsistēma nelaiž garīgā. Es esmu pietiekami gadus no vietas ikdienas lūdzu šo lūkšanu, lai tā imūnsistēma nodrošinātu. Es vairs varas dēļ neķēmošos. Jo tik un tā gala, ja es būtu virs zemes pavēlnieks, man būtu jāatzīst, ka Dievs ir valdnieks un man būtu jādara, ko Dievs saka. Tāpat kā grūti man ir, kā Rolandam šodien to darīt, tā arī kā ķēniņam tur to nebūs viegli darīt. Nav viegli būt Dieva bērnam šai pasaulē. Sveiki visi tie, kuri piekrīt šim teikumam. Ka ticīgam nav tik viegli būt šeit. Ja? Protams, salīdzinot ar to, par ko raud neticīgs, tu esi pasargāts no tā. Bet nosargā to ticību, ka mīli visus, piemēram, katru savu tuvāko. Cik grūti šai pasaulē ir mīlēt un vienlaikus neciest. Jo tu nevari mīlēt un vienlaikus norobežoties no tiem nabadziņiem, kam nav nekā, no tiem, kam dara pāri. Tu jau vari tā, es neko nedzirdu, es neko neredzu. Ja? Bet tā atkal nav tava laime. Tu esi radīts redzošs un dzirdošs, nevis uzliku galvā kasti un iekšā smaidu, tikai neviens neredz. Ja? Tas nav īsts smaids, tā ir tāda nobijušās cilvēciņa stāvoklis. Imūnsistēma. Mēs nevaram pateikt, nauda, vara, slava ir slikti. Mēs tikai nedrīkstam ļaut viņai mūs pārlaust un noticēt, ka kvantitāte ir kvalitāte. Šo, ja nenoticēsi, tu sāksi lietot i naudu, i varu, i slavu. Viss ir vajadzīgs, visas ir labas vērtības, laba slava pie tiem, kas ārā mums ir noteikti. Naudu, Kristus atteica, nevajag no naudas, ja tu kārtīgi strādā, strādnieks ar algas cienīgs. Un kas tad, ko es vēl nepateicu, vāru, slavu es pateicu, vāru, tieši tas pats, vāra ir sinonīms, mums garīgiem cilvēkiem, vāra ir sinonīms vārdam atbildība. Tad, kad man uztic mācītāja amata varu, es to dzirdu tikai un vienīgi kā atbildību, kur man būs jākalpo kā mācītājiem. Ja es citu kaut ko dzirdu, es kļūdos, un tā kļūda man dārgi maksā, es izdedzinu sevi. Visi vadītāji tā izdedzināja. Un tas vadītājs, kurš liekas, ne pa ko nesmējās, neraud, viņš īstenībā iekšā ir izdedzis. Viņam nekas vairs nedod dzīves garšu. Gara stāvoklis, latviski labs vārdu savienojums.
Nu, tagad es mazliet esmu izbrīvējis laiku, ja tu nedzīsies pēc kvantitātes, bet baudīs kvalitāti, tev laika paliks vairāk, un tu būsi spējīgs atnākt divus draudzes sapulcēm uz dievkalpojumu, un naudu draudzē nebūs trūkuma, ja tu pirksi to, par ko tas maksā. Nevis maksās tās virsvērtības cerībā, nopirkšu dārgāku datoru, tad visi kaimiņi apskaudīs un neredzēs, ka es pa nakti zogu viņiem zemenes. Ja. Nu, tā ir muļķīga ampelēšanās. Mums ampelējās Rīga pilna ar tādiem ampelmaņiem. Ja. Patiešām skumji skatīties. Bet, nu, labi, lai ampelējās, ir jau labi. Es patiesībā vairāk cienu to, kas kaut ko vismaz tēlo. Tas nozīmē, ka viņam iekšā kaut kur kremt. Ka viņš nenostāja, visus apzagu prihvatizēdams. Nu, ko jūs man padarīsiet? Labi, ka tā vēl nav. Kaut gan iekšā viņi tā domā, es zinu, es runāju dažiem. Bet uz āru vismaz tādu pozu kaut kādu sataisa, tur tāda, kas nabaga vajātais Aivars vai Andris. Jā, nu, vajāts, nevajāts, lai nu paliek, bet vēlreiz tātad nauda, vara, slava. Jo lielāka tā kvantitāte, jo grūtāk, protams, bet garīgi nav grūtāk. Ja tu esi badā, ir grūti nenozakt latu. Tieši tāpat kā, ja tu esi valdībai grūti. Nu, pabeidziet paši to teikumu. Nauda, vara, slava pateicu, izbrīvēju šo, nu, tā laiks mums ir, tagad sāku stāstīt to, ko es esmu atbraucis pastāstīt. Starp citu, par šīm lietām aicinu parunājiet. Ja jums ir kāds sveicināt visi tie, kam ir kāds neticīgs cilvēks pazīstams, kam tu no sirds mīļi vēli visu to labāko. Ir tādi? Vai lai tie neticīgie visi iet pupās? Kā tur ir, ja? Sveicināt visi tie, kur uzskat, ja nav ticīgs, tad lai iet Daugavā. Ir tāda, nav, paldies Dievam, ja. To, ko mums te pārmet krustnešu garu un ko mūsu tautiešiem, kristiešiem nekad nav bijis. Un ir žēl, ja mācītāji, nevis žēl, nu, mums ir tā tradīcija lēni aug, ja, ka es arī, man ilgus gadus vajadzēja, lai saprastu, ka es esmu latviešu garīdznieks. Un ka es to nevaru nokabināt nost, ka es nevaru būt kā vācietis, kurš baidās no svētbirzīm, cirzdams, vai ka es nevaru būt kā skandināvs, kurš sauca mani par šamanu, tik tāpēc, ka es liepziedus lasīju tējai, ja. Nu, ja mēs viņiem liekamies meža dīvainīši, tad es kā garīdznieks stāšos ar krūti, nevis ar muguru pret viņiem. Jā, es esmu latviešu garīdznieks. Un ja jums liekas, ka tā dara šamaņi, tad palasiet, ko Kristus teica, mācieties no puķēm laukā. A mēs ejam pa to pļauju, mēs latvieši vēl staigājam, mācamies. Ko jūs tur darat, es nezinu. Sēnes pilns mešs, kas tas tāds, ja? Liepzied, vai tad, ko jūs tur darat, ja? Kas tad? Nu, ka es viņiem stāstu, kā mums Latvijā, man, teiksim, audzināja mamma no bērnības kristīgi. 4 gadu vecumā kristīts, kārtīga kristiete, katru svētdienu gāja uz baznīcu visu padomu gadus. Nu, kamēr man nebija nāc 7 gadi, un es tagad nevarēju izmukt. Bet tā pašā laikā mana dziļi kristīgā mamma man mācīja, kuras zāļu tēņas ir kuras. Tas ir interesanti. Apkārt ir, uz Krievzem ne, bet uz otru pusi skatoties rietumiem, ir tautas, kuras uz šitādi jautājumi. Es jums tagad pajautāšu. Sveicināt, pamājiet visi tie, kuri zina nosaukt kādas vismaz 3 zāļu tējas. Nu, piparmētas, kumelīts, kuņģerī. Āboli! Vēl, ir, aiziet, jā, aiziet. Es nemaz nenāku par uzlējumiem, pareizi. Jā. Starp citu, jūs pat nenojautāt, ka tikko jūs pateicāt kaut ko absolūti unikālu. Tās ir šamaņu zināšanas, zintnieku zināšanas, kuras ir dēļ tās visas okupācijas nesmukuma un dēļ mūsu pašu nespējas vienoties cilšu starpā, ir kļuvuši par visu īpašumu. Kaut kādā ziņā, ja to visu sapulcināt kopā, un tas jau tā pamazām notiek, tas mūsu sīkstums jau ir tajā, ka mēs to zemes spēku neesam atmetuši. Mēs vēl protam kaut kādas pilnīgi prātam neaptverams veidus, kā var spēku dot un ņemt ar to zemi kopā. Man mamma ir 84 gadi tagad, viņa aizbrauc pārdev Rīgā dzīvot, māksliniec arī, bet aizbrauc uz lauku māju, ko atņēma komunisti, tad, kad viņai bija 13 gadi. Un es viņu braucu, un tur visi sādi stāsti. 84 gadi. Sveicināt, vai teikt, kāds ir 84? Ir šeit kādi, ja? Varbūt ir, bet nedzird. Bet aizbrauc pie viņas. Nu, un ko tā jūs tur pilsētā? Kurš no jums 20 gadus nav pie ārsta bijis? 20 gadus, nevienu sekundi nav ārsta kabinetā pavadījusi. Pirms gada, tātad 83 gadu vecumā, visi zina, tik šausmīgi lēni, visi dzīst, visi pušumi. Viņu sabada govs, viņai ir 8 gadu, viņa vienīgā darba devēja savā rajonā. Sabada govs muti, žogu, otrā dienā uzreiz nesos, vedīšu pie ārsta. Nē, nav jau laika govs jāslauc. Nu, vakar tā bija grūtāk, bet šodien jau var atkal ēst. 83 gadu vecumā izmežģīt žoklis un saraut audu sadzīst vienas dienas laikā. Nu, mediķi tam nepiekrīt, bet es stāstu, ko ticībā cilvēks spēja. Un tad, kāpēc es to pieminēju? Pirmais teikums.
Visi rādi, ieskaitot mani, mēģina viņu pierunāt, lai no tām govīm atsakās. Nu, tur ir strādnieks, ko algo un tā, bet pietiek, cik tā var mocīties, cilvēkam jādzīvo ar savu dzīvi. Rolanda, viņa man saka, kā tu domā, cik ilgi es dzīvošu, ja to govi nebūs? Tā zemtekstā, ja es nevēragošu tam savam ceļam, tad man nebūs te jēga. Otrs teikums. Mam, bet ko tu ar tiem hektāriem, var tak mazāk vai ko, kaut ko sadomāt, visu kaut ko var. Tai zemē mani vajag. 84 gadi, 20 gadus nav pie ārsta bijusi. Lūk, par ko es runāšu tūlīt. Lūk, par kādu spēku es gribu dalīties, kas manī un tevī ir ielikts, no Dieva ir ielikts. Tikai kaut kas šai pasaulē mums viņu iztērē, un mēs paliekam tādi kā tādi izpūsti baloniņos gadiem. Es rādīšu stāstu, kā Dievs ir paredzējis, ka tev apmēram gados 80, ja miesa vēl tur, sākās paradīze zemes virsū, pēc radītāja ieceres. Un tad tikai jāatrod, kurā punktā tu esi tā, ka to stūri nepareizi pagriezi. Un neesi vairs uz tā viņa. Un tas nav vienmēr, un tas nekad nav grūti, vienalga, cik tev gadi atpakaļ uzlikt uz tā viņa iecerētā ceļa. Ka tu, tad, kad pienāks pavasaris, kāpsi kokā un dziedās skaļāk par strazdību. Jo Kristus tā teica, paskatieties uz to putnu, paskat kā dzied. Ar tevī cilvēki, Jēzus, Dievs radītājs, 10 reizes vairāk uzmanības ir veltījis radītājs. A tu nedziedi? Sveiki visi tie, kas pagājuši pavasari uzkāp koka zarā, šūpoja kājas un skaļi dziedāja pilnā rītā. Varbūt kādreiz mūžā esat tā darījuši. Reku mazie māji, paldies, ir! Nu ir tā, ka vēl, un jūs arī varbūt neatcerat, bija bērnībā tādas reizes, ka varbūt neizdziedājis, bet tā sajūta bija, ka tūlītās, ja. Ir tas te, un tas te pat ir ielikts, tikai mēs esam kaut kur pārāvuši to savienojumu. Tāpēc jau mēs tik sīksti ļaudis esam, ka šito pašu koku kārtīgi, protam, apskatīt un saprast, ka uz vienas kājas 100 gadu un nesūdzās. Man tā 2 kājas, pa ko es sūdzēšos, ja? Saprotat ideju? Tad sāku stāstīt stāstu. Es nezinu, cik daudz pabeigšu. Man vajadzētu pateikt, cik laiks vai nevajag pārtraukumu tagad taisīt. Un vai pārtraukumā citi var dabūt kādu tēju, vai kā jums ir paredzēts, kas? 2:30 dienas, ja? Cik tagad ir? Tagad ir 5:40. Palīgā, bez kādas darbīšas, raujam vaļā. Tagad laikam es, lai būtu bišķi aci piesaistīt un miegs tik daudz nenāk, pazīmēt šitai te tādas lietas, ko es jums tagad pastāstīšu. Es jums pastāstīšu, es atbildēšu uz jautājumu. Var tak dzirdēt, ka es šitā runāju? Ja? Pamāju, kurš nevar. Skaidrs, ka māsas. Jā, tātad. Es atbildēšu jautājumu, kāpēc mēs mācījāmies katehismu tad, kad bija iesvēts mācība, kāpēc viņa visu mūžu jāmācās un kāpēc vispār tās tēmas ir jābūt tavā aktīvā vairāk kā daudzas citas, kuras tavā galvā ir. Lūk, kāpēc. Tāpēc, ka cilvēks ir radīts mīlestībai. Un visa tava dzīve ir sakārtota šādās 6 daļās. Tie ir 6 logi, par ko tu skaties. Visu dzīvi. Šita piedzimstam, šita nomirstam. Nav nekāda. Tu to nevari apiet. Tu vari piedzimt, kur tu gribi. Šis uz tevi attiecās. Tāpēc jau braukšu uz Briseli lasīt un Īrijā lasu. Un gribēšu arī tikt klāt pie Somiem, Norvēģiem, kur man gali ir stāstīt arī ārzemniekiem. Jo mana pārliecība, ka tas, ko es tagad saku, nevis pārliecība, es to esmu lasījis pie seniem skolotājiem, šī tēma ir tik sena, cik cilvēks. Šī tēma strādā, kamēr viens cilvēks ir dzīvojis virs zemes. Un tas garīdznieks, kurš to izdara to, kas garīdzniekam pirmā kārtām jāizdara. Ja? Un to es jums tagad rādīšu. Jūsu sirds ir radīta jums nepakļāvīga. Neviens to nevar pārkodēt, pārdefinēt. Viņa ir radīta mīlestībai. Un viņa pārslēdzās ik pa 7 gadiem. Tātad šitien te būtu tādi te, tie vecuma posmi, mums ir šitādi te. Ik pa 7 gadi tu dzīvē pārslēdzies, neatkarīgi no tavas ticības. Šeit es runāju kā garīdznieks. Tu vari būt musulmanis, es esmu musulmanim, tad cik musulmanis ir klausījies, vai šito klausījās uz mani. Nu, protams, tur, kur es pa 3 vienību, tur tā kā nodūra acis un skaitīja droši vien savas lūkšanas, bet tādā ziņā, ka te nav. Es vēlreiz atgādinu, nav svarīgi, ko tu par mani domā, nav svarīgi, ko tu par Dievu domā. Paklausies, ko es saku, labu vēlies, ko es saku. Man tas baigi dārgi maksājas, lai šo stāstītu. Lai tev nebūtu tā cena jāmaksā, paklausies, ko es esmu sapelnījis. 6 vecuma posmi, 6 reizes tava sirds pārmainās dzīves gājumā. 2 vecuma posmi, šitā robeža tāda lielāka, 2 ir 7 reizes 2,
7 reiz 3 un 7 reiz 4. Tu, kas šeit tagad sēžat? Visi, kādi jūs šeit sēžat, jūsu izskatā, jūsu skatienā, jūsu pozā, parādās tas, kas tavā dzīvē notika šos un šos gadus. Līdz 21 gadu vecumam tu izveidojies par to, kas tu esi. Un tālāk jau tu tā kā dzīvo un attiecīgi tajā, kas tu esi, mēģini vai nu ar smaidu, vai ar elkoņiem, vai vēl kaut kā nu katrs to savus varēšanas atrast savu lietu zem saules. Visi cilvēki. To stāstu jums, kas esat pār pa 21, jums vecajie, jums pieaugušie. Nevis tāpēc, lai tagad baigi skumji pārdzer, skaista bija jaunība, tā nenāc. Nē, tāpēc. Tāpēc, lai parādītu, ka tev ir apkārt tik daudz cilvēku, kas vēl nav to 20 gadu sasnieguši, kuriem varbūt pat tavs skatiens var ceļu pamainīt. Jo patiesi tas ir ļoti trausli un patiesi dabūt, aiziet uz priekšu. Tātad ik pa 7 gadi tavs sirds pārslēdzās, nav svarīgi, ko tu gribi, nav svarīgi, ko tavu vecāki domā. Tāda ir Dieva kārtība mūsos. Kas tā ir pa tādiem vecuma posmiem? Tātad 7, 14, 21, to mēs sauktu kā pilngadība, šeit līdz 35, pusmūža krīze, šeit līdz 56, nu to ciparu loģika, bet es tā teiktu, un te būtu tā pensijas gadi, pensijas gadi. Tādi, es te saucu tādos gadu posmus, kā sauc šajā pasaulē. Tāds vārds jūs droši vien būsiet dzirdējuši. Tātad pirmie 3 ir vissvarīgākie. Kāpēc? Tāpēc, ka līdz pilngadībai šeit cānos es rakstītu, vai, bet tas attiecās visiem 3, ņemt. Te tālāk varētu ko dot. Visu savu 21. mūža gadus tu ņēmi. Pēc 21 tava sirds pārslēdzās, reizēm prāts neaizslēdzās līdz, tas ir vai kolosāli, var redzēt. Bet sirdī vajadzība ir sākt dot. Iekavās, ko saņemt. Ņem un dod. Līdz 21 gadam tu esi pilnīgi dievišķi trausls un fantastisks personība. Pēc 21 gada, tu esi, kas tu esi. Tavā sejā parādās tavas dzīves, tevis paša sadomātais stāsts. Un jo vairāk gadi, jo vairāk tās grimases, ko mēs biežāk lietojam, ja tev ir visu laiku, kad tas koks neuztīk, kad tev tādās lodas, tad tev gadiem šitāda seja paliek, un neko, to var nolasīt. Katra cilvēka sejā, jaunās sejās vēl redz vecāku vaipstus, vēl kaut ko vecāks pa 30 gadiem cilvēka sejā ierakstās viņa dzīves pamat domas, parādās, tur neko nevar darīt, Nevajag ar darīt, tas jau nav nekas slikts, ņem un dod. Un te mēs, kāpēc es sākumā aicināju dziedāt svētīgs, kas nestāv, jo 2. pants sākās ar tādu teikumu, un es stāstīšu 2 stāstus par cilvēkiem. Tā kā šeit gandrīz iznāk. Viens stāsts būs par koku, otrs par staipekni. Krūmu, staipeknīteni. Tātad, Dieva vārds vecā derībā atkārtoti atgādina. Ja ar cilvēku notiek pēc Dieva plāna, viņš augdams kļūst līdzīgs kokam, ūdens upes malās. Kolosāls, šeit ir tā īstā vieta, kur to teikt. Kokam, ūdens upes malās. Cilvēks kļūst līdzīgs kokam. Es teiktu no sevis klāt tādu komentāru, un ja nedabū pēc Dieva prāta un padoma, viņš kļūst līdzīgs staipeknī. Kā tas izpaužās, tūlīt paskaidrošu. Tās ir tikai salīdzinājums, kurš arī nav universāls, varbūt arī izņēmumi. Bet šajā lietā, ko es saku, izņēmumu nav. Mēs piedzimstam, lai saņemtu kādu mīlestību. Agāpe. Grieķa vārds. Latviskojot, dievišķā vecāku mīlestība. Kā mēs viņu aptulkosim? Šitā te agāpe, bultiņa vienā virzienā. Tā ir vienvirziena mīlestība. Mēs piedzimstot gribam saņemt vienvirzienu mīlestību. Mums nav, mēs nepiedzimām ar pērli sauņā, mamma saņemt sev tējas naudu par pakalpojumiem. Būs vēl, vai, teiksim, izkrīt zobi un tos var pārdot kā pērles tirgu. Kaut ko, bet mēs ienākam šeit pasaulē, lai prasītu, un jo vairāk dod, jo vairāk prasam. Tāda ir īpata mūsu tāda. Mēs esam visuma centrs piedzimstot. Jo ar Dievu, tad, kad tu satiksies, tad tu atkal to sapratīsi. Ar viņu ir tāda sajūta, ka tikai tu un viņš. Ka cita nav. Viņa attiecībās tu esi visuma centrs, katrs no mums. Tāda ir Dievs, viņš var kaut kā īpatni tā sadalīties priekš katra 24 stundas dienā. Un tad mēs piedzimstam un esam pārsteigti, kas te notiek? Tikko man bija pilnīga uzmanība un tagad
Nepietiek, es jau saucu jau 20 sekundes, neviens nav atnācis. Ja, bērns sāk bļaut. Agāpe, vienvirziena mīlestība. Tagad jautāšu, bērns piedzimis. Kas ir vecākiem noteikti jādara, nu, ko bērns pats nevar izdarīt? Sauciet. Jums te daudz ir vecāki. Kas ir? Kas jādara vecākiem? Autiņi. Pirmais vīrieša balss zīmīgi, ja? Autiņi. Labs. Tā, tūlīt tiksim pie nākamā. Par autiņiem. Bet te nu ir tāda realitāte, un es te stāstu, kāpēc tā ir mīlestība, nevis vienkārši noaugosim bērnam auklī. Tāpēc, ka sevišķi uz mani, uz puiku tas attiecās. Es nāku līdz ar tādu pamācību. To, kas mani pārtīs, es noteikti kādreiz apčurāšu. Mamma saka, protams, jā. Bet te ir interesanti. Ja mammas mīlestība tā vienvirziena un mammas sirdī tas ir, ja sievieti dzīvi nesapātago tā, ka sirds pārvēršās akmenī, viņa bērniņu sagaidot, viņā notiek šī dievišķie pārmaiņas, viņa kļūst par mātes sirdi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē pārtiņu. Tā jau nekas patīkams nav. Nav tā, ka mātei tur ceriņas marža, ja? Viss tāpat kā visiem cilvēkiem. Bet viņa pārtiņu pēkšņi pirmo reizi, tas, un sevišķi puiku tā, hop, čiu, uzčurā tev visu. Kas zin, te kā, pirmā reize dabiski cilvēks, ja kurš cilvēks pilnīgi dabiski, ja tev čurā virsū, tu lec nost, ja? Un te sākās stāsts par mīlestību. Un tā māte palec nost, iesaucās, un viņa redz, tas bērns vairs nevar pačurāt. Viņš sasprindis kopā ar to māti. Ko izdara viņas mīlestība? Viņa nākamreiz nevis nāk gumijas halātā ar masku. Ja čurā nekas, es esmu ūdenslīdēju kostīmā. Ja? Nē, ko viņa nākamreiz dara, un sagaršojiet, kas tā ir pa dievišķu mīlestību. Pārtin, uzčurā, loka priekšā, lai netrāp mutē, lai bērniņš nesaspringst. Viss, ja. Vairāk es nedomāju, ka tu mīlestību atradīsi, tev čurā virsū tu dziedi. Ja, tas nav ko teikt. Tālāk, atkal vīriešu balss, man tas patīk, kolosāli. Es dzirdēju vīriešu balsi, jūs teicāt jābaro, pareizi. Ja? Bērnu jābaro, pareizi, tu nevar nolikt viņam blakām pudelīti, ja uzlikt pirmdien, nodien, trešdien. Nu, bērniņu paēd, es uz 3 dienām aizrauju. Mammiņ tā, hei, man ir jābrauc uz draudzes dienām, paliec paēd. Viņš nevar sev mutē ielikt. Pareizi. Jābaro. Nākamais, es kā bērns dzimstot, man nāk otrs teikums pie pamācības. To, kas mani baros, apvemšu garantēti. Pamaidu galvu, ja? Jo bērns neprot gaisu atdalīt, ja? Iedomājies, nu mīlestībā tu tagad sapucējies, ja? Nu bērniņi, es tev pamarošu. Bērns ir paēd, mana galvenā kleita. Lūk, es jums stāstu, būtu skaisti, ja būtu pērlītes, zobiņi vai kas, kā mammai samaksāt. Bet patiesībā ir tā, ka viņš piedzimst, lai kāptu uz galvas. Trešais un pēdējais, kas bērnam ir vajadzīgs, kas varbūt, nu, ko sieviešu balss pateiks. Kas tā bērnam ir vajadzīgs? Kas tad ir? Mīlestība, protams, mīlestība. Bet te man pamācībā vēl viens teikums. Es kā zīdainis, trešais teikums. To, kas mani mīlēs, izmantošu kā vien māku. Ja tu šodien mani mīli 10 minūtes, kā tev liekas, man rīta 10 pietiks? Nē. 15 vajadzēs. Pareizi? Jā. Ja tu visu dienu man apkārt esi dancojis, vai es naktī tev ļaušu gulēt? Nē, man paliks garlaicīgi, kur ir mana lelīte, mammiņa, ja? Trešais un vissāpīgākais, mēs visi zīdaini, tā kā jau sapratām, to jau tu vairs neatceries. Bet kā zīdainis, mēs patiešām to mammu dancinam. Un jo vairāk danco, jo vairāk prasam. Līdz vienā brīdī, un tad ir svarīgi tiešām tēvam arī būt, kurš kaut kādā ziņā negrib pateikt, ka, nu, ja bērns piedzimis, mums vairs dzīve nav. Ne uz toaletējam, ne ēst, ne bučojamies, neko bērns visu. Jā. Nē, ja tēvs ir blakām, viņš teiks, nē. Un tā ir svarīgi bērnam pateikt, jo šai pasaulē ļoti neparasti. Tas staipeknis izveidojās gan tad, ja nemīl, gan tad, ja lutina. Es nevaru racionāli to pamatot, es vienkārši zinu, ka tā ir. Tas ir ļoti jocīgi, jo lutināšana ir bērna audzināšana priekš sevis, nevis priekš pasaules. Nu, priekš dzīves, ja? Tu viņu negatavo dzīvei. Bērns tev uzspļauj, nu, viņam ir 12 gadi, viņš piemēram paēd. Negaršīgi zupu! Māma uzreiz, vai dēliņ, es uztaisīšu citu, ja? Sakiet, vai uz ielas vai restorānos ir kaut kur cilvēki, kuri tā dara? Ja tu uzspļauj, neatvainojies, tev smaidot, atnes citu zupiņu, ja? Kur tad tādi? Vai tas mans dēls sievu varēs atrast? Jaunās meitenes, pamaita galvu. Kur uzskata, ka vīrs drīkst spļaut tev virsū, tu tikai smaidi? Ir tādas. Vecākas dāmas ir tādas, kas uzskata, ka tā jābūt. Tā nav neviena. Tad kāpēc tu dēlu tādu audzini?
Uz latviešu sievietēm es trāpu, jā. Jūs stiprās latviešu sievietes, kas ir pārstipras. Nes kāpēc savus dēlus nestiprus uzaudzīt? Nē, es nerādu pirkstu ne uz vienu, bet pamaita galvu jūs uzskatāt, ka latviešu vīrieši varētu būt drusku stiprāk. Nevis fiziskajā, bet tajā, ko Jēzus rādīja. Ja pasaka jā, tad jā. Ja pasaka nē, tad nē līdz galam. Ja? Lai nav tā, ka pirmdien jā, bet trešdien tomēr izdevīgāk nē, un piekdien atkal var būt. Sievietes drīkst tā darīt, vīrieši nē. Ja, jo mums ir tā mūsu dāvana, kura ir kā tāda nepilnība, ka sievietes visu mūžu var darīt 3 lietas reizē. Mēs jo vecāki paliekam, jo vairāk tikai vienu. Ja? Man pat ir tā, ka ja es braucu un aizrunājos sarunā, es nepamanu spidometru. Tāpēc es agrāk varēju, tagad es redzu, tuvojās 50, kā lai es tā nesanāku. Liekas, kas tad tas tā kā mīnus? Nē, tur mums vīriešiem jāprot to pa plusu padarīt, tā, ko to ir darījuši līdz šim. Bet tad tu uz to vienu arī spēj koncentrēties un radīt kaut ko. Ja? Nevis, tā, jā, kaut ko. Tas viens ir kaut kāds. Uz ko tad tu koncentrēs? Uz sevi, jā, uz savām vajadzībām, uz savu pašlepību, uz savu. Nedrīkst. Tas nedara laimīgi, tāpēc nedrīkst, nevis tāpēc, ka Dievs aizvēr. Agāpe tipa mīlestība un koks un staipeknis. Tātad, kā koks un staipeknis, kā tas izpaužās? Tas izpaužās tā, līdz 7 gadu vecumam bērni visi ir noformulējošies par koku vai staipekni. Pirmais, koks dod, staipeknis prasa. Dod un prasa. Kā tas izpaužās? Kociņš jau 7 gadu vecumā. Ja bērns ir mājās mīlēts, ar mammu ar pietiek grūtāk, bet pietiek vismaz vienu vai 2, tas jau, protams, būtu normālāk. Bērns aiziet uz skolu, vienalga puika vai meteni. Ja viņš ir kociņš, ja, viņš neuztraucās, kas viņš ir. Viņš vēr klases durvis vaļā. Kā tev liekas? Ko bērns grib? Lai viņam pasmaida vai lai parāda dūri? Pasmaida, vienmēr grib, lai pasmaida. Ja? Tātad, visi bērni. Viņš vēr vaļā durvis, un kociņš zina. Ja es gribu, lai man smaida, ko es daru? Es dodu smaidu. Čau! Ja, un tieši tāpat arī 1. klasē, kā šajā vietā. Kāds pasmaidīja? Vai nevienmēr tā ir, kur vairāk cilvēku? Ja es ienāku tāds puika apvalīgi, čau! Vai meiteni tādi jāk, čau! Kāds pasmaida? Kociņa tipa bērniņš saslēdzās ar to, kas smaidīja, iet vietā, tie, kas nesmaida, nesmaida pašai, apsēžās kaut kur, viss kārtībā, viņš jūtās pieņemt šajā auditorijā. Staipeknis. Kas ir staipeknis? Nemīlētais bērniņš, kurš nav kaut kā saņēmis to mīlestību, kurš ir vairāk raudājis, kā klēpī sēdējis. Staipeknis. Viņš vēr durvis vaļā, un viņš prasa jautājumu zīmi. Viņš nesmaida pirmais. Viņš grib, lai viņam pasmaida, bet viņš stāv šitā, kā kovbojs. Šeit 2 revolveri. Kāpēc? Paši stulbeņi. Ja? Staipeknis visu laiku bruņojās, ka mani negribēs, tāpēc es pirmais negribēšu. Un tātad, 1. klasē viņš ienāk, atverās durvis, vienalga puika vai meteni. Jo mazāk mīlēts, jo vairāk šitā caur pierīt. Jo viņš šausmīgi negrib tikt, viņš zina, ko nozīmē, ka tevi nepieņem. Un tā viņš tur stāv, kāds viņam pasmaida. Visi neskatās reiz pretī caur pierīt. Ko tu tā atnāci, ja? Nē, mazie bērni. Tieši tā, viņš tā stāv, kāds pasmaida, kāds viņš pasakās, ko tas tur tā mīļājās. Viņš tāpat kā kociņš pamana to, kas pirmais pasmaidīja. Iet tas vai viss kārtībā, es arī jūtos pieņemts. Izņemot, koks iet vietā smaidīdams, šitas iet vietā un jūt. Visi jūs, kas nesmaidījāt tieši man. Jūs negribat, lai es esmu. Sakiet, ja es jums atnāku, es tagad šodien, vai ir taisnība man secināt, ja es saku, labdien! Visi nepasmaidīja. Vai tie, kas nepasmaidīja, grib, lai es braucu prom? Nē, taču vai ne? Tad redziet, staipekņiem tas ir tas grūtums. Ja viņš smaida, ja es izstāstu joku un nepasmējās, es to saņemu kā... Kokam, un tad nav humora izjūta. Ja, pats vēlreiz pasmējās par savu stulbo jociņu. Tā tas ir, jā, koks un staipeknis. Pēc Dieva plāna koki visi esam. Bet koks nav bez grēka. Pastāstīšu pārstāt lietas. Kas ir kokiem plus? Viņš aug savu augumu. Priedi aug, priedes augumu, tas nekas, ka viss ābeles apkārt. Kāda man daļa? Ābeles augumu, viņi neuztraucās. Turklāt nav tā, ka ābeles starp priedēm augdam izaug savu augumiņu un tad domā, es arī gribu tādu lielu augt. Nē, man ir labi, es esmu ābeli. Uztais tu tādu zābolus, ozolīt. Ja tāds zīlīt, tik sāri pasties, kādu man bumbuļu. Ja? Tā viņa, ja? Proti, koks ir koks tāds, kāds viņš ir šitie te visi. Tu viņu nevari pierunāt. Tev paklau, kas tas ir? Ozols, ja? Ozols, tu nevarētu būt vītols kādu gadu. Kāpēc, ne? Nē, baobabs, vēl lielāks, labāks par ozolu. Baobabs negribi? Negribi, tāpēc, ka ozols ir laimīgs būt par ozolu.
Otrs, kas ir koka daba cilvēkā, proti, tu esi, kas tu esi, un tevi nemaina, tas jau visi zogi, tu nekļūsti pa zagli tāpēc. Jā, jo tu esi tu. Tāda ir koku daba. Kritīs, bet nevar tu no viņa. Mēs to ozolu visu laiku purināsim, lai paliek lokans kā vītols vējā. Nepaliks viņš lokans. Viņš vai nu lūzīs, vai būs ozols. Otrs, visa zaļā krāsa, ko jūs redzat, ir enerģētiskās krīzes atbilde. Katra zaļā lapiņa saules baterija. Tiešā veidā gaisma pārtop enerģijā cauri katru šito te zaļumiņu. Tas ir tāds brīnums. Nākotnē, ja cilvēki nebūtu tik aizņemti ar naudu, varu un slavu, sen jau mācētu maigt ar elektrību, apliec jostiņu apkārt. Jo šitam visu laiku notiek nenormāla enerģijas ražošana. Šitā ir tāda saules bateriju vide, ka vispār nav ko teikt. Mēs vēl to nemākam, kas zina vai paspēsim, bet koki. Mēs, latvieši, sen zinām, ka tur ir vairāk enerģijas, kā jūs varat atcerēt. Tikai neviens negrib dzirdēt, ja to mūsu stāsta par mums un kokiem. Kas ir vēl tā? Tad šīs bija tādas pāris īpašības. Gaismu pārvērst enerģijā, ko tas nozīmē? Labas domas, labos vārdos, labus vārdus, labos darbos. Tā ir normāla cilvēka. Ja es gribu, ja es redzu, ka tu man patīc, es to domu arī noformulēju. Cik jauki, ka satikām. Un šos vārdus arī noformulēju. Reku man konķis līdzi. Ja? Tā, apmēram. Jūs saprotat ideju, ko es saku. Un otrādi, staipeknim tas viss ir grūtāk. Kas ir staipekņa plusi? Staipeknim nav sava auguma. Tas ir mīnus, bet reiz arī pluss. Kā jums liekas, kas garāks? Staipeknis, apinis vai ozols? Apini. Bet ja apinis vītos tikai šitik augstā sētā, viņš jau augstāks nebūtu, pareizi. Bet iedod apinim vīties uz baznīcas torni, un viņš aizvīsies tik cik baznīcas tornis. Viņam nav auguma ierobežojumi. Mīnus tāpēc, ka tie, kas ir staipekņa tipa cilvēki, piemēram, laulība, ja sieva ir, sieva būs koks, vīrs būs staipeknis. Tātad sieva bērnībā mīlēta, augusi ģimenē, kur bija tēvs, mamma, 2 bērni, pieņemsim gotiņa, sunīts, kaķīts. Laimīgi pavadīt bērnību. Viņi izaug, viņa ir mamma, viņa ir sieva, viņiem ir mājiņa, 2 bērni, 2 gotiņas, 2 sunīši, 2 kaķīši. Tātad 2 kārt laimīgs, pareizi. Viņi arī sēž un bauda savu dzīvi. Blakām otrs laulātais staipeknis. Varbūt uz Ēģipti aizbraukt tev. Varbūt pārdodam govi un braucam uz Ēģipti, ko vajadzētu. Un tas otrs nesaprot, bet ir tā labi, baudi, kur esi. Un staipeknim, un te ir viņa reizē mīnus, reizē plus, viņam nav griesta. Plus tādā ziņā, ka staipekņi var mācīties labāk. Viņi mācās dzīves garumā, viņi ilgākā gājumā, ja viņi nesalūst un nekļūst uz sevi, lielākā tiesa staipekņi tomēr kaut kā īpatni pārlūst, tais ciešanu ceļā atrod kaut kādu palīgu līdzekļus, vai kādu alkoholu, vai vēl kaut ko tādu muļķīgu. Un tā kā tās ir tik ļoti smeldzi, ka ar to tā kā tāda medicīna to smeldzi novāc un neiznāk no viņa tas. Bet es kā viens no staipekņu paraugiem pie Feldmaņa pieķēros, pie Slenskas pieķēros un izstiepa mani tik garu, kā tas neesmu šitā te. Ja. Es nekādreiz neesmu tik gudrs kā tie vārdi, ko es saku, bet manī viņus ielika un te viņus skata. Ja es mācētu tā dzīvot, kā es tas tāds būtu lieliski, bet es cenšos, nevar teikt, ka nē. Labi, aiziet, 7 gadi paiet. Sakiet, lūdzu, vai ir kāda mamma pasaulē, kura bērnam savam saka, bērniņ, tev tagad jau ir 7 gadi, sāc uztraukties par to, ko tavi biedri saka. Piemēram, dēliņu uzveld zeķu bikses, ir augsts. Man ir 5 gadi, es eju bērndārzā. Es uzvilkšu, ja mamma liek. Uzvilkšu, vīri ar tā negribīja. Jā, uzvilkšu. Negribās, bet uzvilkšu, mamma lika. Es esmu 2. klasē. Skolā ir slēpošana. Dēliņu uzveld zeķu bikses, lai nenosauc. Tu zini, tu tā nevar nosaukt. Dēliņš uzvilk zeķu bikses skolā 2. klasē, ja būs jāpārģērbās kopā ar citiem puikām. Mammas saka, nē, paldies, jā. Kāpēc? Tāpēc, kad cilvēka sirds pārslēdzās, mammai tas var patikt, nepatikt, neviens neprasa. Pārslēdzās uz nākamo vecumposmu. Nākamais loks, šitas loks vairs ne, ja te spīdēja saulīte, tad to vien nepietiek. Nepietiek, ka mamma saka, Rolandiņ, tu arī zeķu biksēs man esi ļoti mīļš. Ja es esmu 2. klasē, viņai teikšu, ko čaļi teiks? Dēliņ, kāda starpība, ko tie draugi domā, galvenais, ka es tevi mīlu. Vai es teikšu, paldies, mammīt, un iešu zeķu biksēm? Un tas pats meitenes. Sveiki visas! Es gribu dzirdēt no jums, kas esat pāri pa 40 gadiem. Vai jūs kaut vienreiz dzīvē esat šito darījuši? Mamma teica, tā nevajag, lūpas nevajag krāsot. Labi, mammīt, bet aiz stūri uzkrāso. Vai es jau krītu? Pamāj, tā gals ir. Vai mamma saka, visām meit, tev tik smukas bīzes. Labi, mammīt, sapin tās bīzes, iziet ārā. Jau 3. klasē tas var notikt. Un sukā ārā, jo visas meitenes vēl nolēma.
tikai pirmklasnieces bizēs, mēs staigājam zirgastēs, ja? Un tu nāca bīzi, saprot, kas tas pirmklasnieces? Nē. Te ir interesanti, kāpēc puiku ir interesantāk audzinās, bet grūtāk. Tāpēc, ka puika, ja man liks vilkt zeķebikses, nevis pateikšu, labi, mammīt, un pakluso novilkšu. Es neesmu tik gudrs. Es gribu panākt, mamma, tev jādzird, ka es gribu bez biksēm, un tā es esmu čalis. Meitene negrib panākt neko. Māmiņ, tev patīk bizes? Labi! Aiziet! Diezgan interesanti tas ir, ja? Kāpēc? Ne tāpēc, ka pret mammu, bet tāpēc, ka biedru viedoklis sāk ieņemt sirsniņā vietu. Kas tad tā ir? Filija tipa mīlestība, grieķu vārds F-U-I-A. Filozofija, filoloģija, visur šitas vārds parādās. Brālīgā, draudzīgā mīlestība. Grafiskais tulkojums svītra un bulta uz abiem virzieniem. Ja draugs draugam nes konču, tad viņš sagaida, ka tas arī kaut ko pretī atnesīs kādiem. Nevar būt tā, ka draugs, nu labi, es neiediešu ilustrācijās. Draudzīgā mīlestība. Vienā virzienā. Tur ir klāt gan konkurence brāļu māsu starpā ļoti izpaužās, gan arī šī iespēja pārvarēt to konkurences cīņu savstarpējā laika baudīšanā. Tā brāļu māsas arī nekad nav tā, ka tikai kaujās. Ir arī feinas spēles un daudzīšanās paslēpes un vēl visas kaut kas. Ja? Proti tā brālīga, māsīga mīlestība pārvar un iemācās, ka beigās kopā daudzīties un turēt savus slepenos lietiņas pret citiem ir daudz garšīgāk nekā visu laiku konkurēt un grūstīties. Un to iemācās. Draugi ātrāk, brāļu māsas ilgāk, bet attiecīgi labāk tas nostiprinās. Šeit koks un saibeknis parasti jau ir izveidojies. Un te tas parādās kā? Man jāskatās no šīs puses. Kā viens vai daudzi. Daudzi ir 2+. Ko tas nozīmē? Kokam pietiek ar vienu draugu. Man ir viens labākais draugs Juris. Staipeknim vairāki labākie draugi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš mazliet ķerās klāt līdzīgi kā dabā. Staipeknis, ja es te tagad atrodu sev to draugu, es esmu staipeknim, es viņam tā kā pieķeros. Un es tā kā atsutējos, jo es pat uz augšu netieku. Es pie viņa pieķeros. Ko tas nozīmē dzīvē? Tas nozīmē, skola beidzās, paiet stunda. Čau, Jūri, kā tev iet? Es staipeknis viņam zvanu. Stundi tikai pagājusi. Nu, neko normāli, ejam brolām, man nav laika, man te brački jānoķer. Noliek klausuli. Man staipeknim tajā brīdī nazis sirdī. Man nav laika. Priekš manis neatradās laika. Ko es uzreiz ātri izdaru? Visi staipekņi, puikas un meiteņi šito māk ātri, vien? Es izdomāju, bet man taki vēl kāds klasē, kam piezvanīt. Čau, Jāni! Nu, ko tad tu dari? Un tāpēc man vienmēr bijuši dzīvē 2-3 draugi, tādi pietiekami tuvi, kur, ja man viens saka, man nav laika, un man baigi kaut kā iesmeldzās, es uzreiz tā, man nemazā nevajag, man nav laika pašam, jo man jāzvan Jānim, ja. Nu tā es sevi mierinu kaut kā. Proti, viens vai daudzi, uzreiz jau izpaužās šitajā. Man mamma vienmēr teica, labākais draugs var būt viens, un es nekad dzīvē tā īsti nesaku, kā tas var būt viens? Man vismaz 2-3. Starp citu, pirmo reizi, ka es esmu staipeknis, jo man tas notika līdz 4 gadu vecumam, jo tad mani adoptēja kristīga sieviete un te nu es esmu. Bet līdz tam 4 gadu vecumam jau bija pārlausts. Un kā es to sajūtu? Bērndārzā. Viens gadījums. Jo staipekņi arī viņi vienmēr kaut kā bišķi grib tikt pie uzmanības. Un tāpēc es kā puika daudzījos. Visu laiku tāds daudzoņa. Ja man te deva labu uzmanību pa labām atzīmēm, man bija labas atzīmes. Bet, ja man bija jautri daudzoties un tur es varēju iedot cieņu, tad es to arī darīju. Un jau bērndārzā to darīju. Un tad kādā reizē es biju ievedis kopā ar... Nē, tā nebija tā reize. Es biju ievedis peldēties Ziedventāžas trūklakā septembra beigās biedrs, kamēr skolotāji runāja savu boyfriendu. Es tās vieglīgi atradu. Toreiz mums sodīja arī. Bet vienā reizē mums bija jāguļ pusdienas laiks. Visi noģērbjās, uzģērb. Tu turpat visi kopā tak ģērbjās, puikas meiteni. Pa pliko, uzģērb, piģam guļās, viss gults, viss kā. Mēs tur ar to savu biedru kaut ko ņemamies. Nu, traucējam tā kā citiem. Mums tagad soda. Atņem piģāmbikas, paliekam pliku pakaļ. Gadiņi 5-6. Visi atņem man un viņam. Juris, atceros viņu vārdu patiešām. Jā, Juris, pareizi. Un tā, visi tur kaut ko guļam, es neceros, ar nogulēju augstiem svietriem nosvīdus. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad pienāk laiks, celties, visi ceļās, visi iet vēl pārģērbties, tur pat pliki ģērbjās. Man jātā pliku pakaļ no gultas nemūžam. Dēļ tā, ko citi padomās, es kā staipeknis nevaru. Mana pārliecība ir, jūs mani labāk nositat, bet es no gultas ārā nekāpšu tēlošu, kas slims vai vēl kaut. Es nevaru. Tas, ka man tās bikses būtu un tur es pliks tā paģērbjos, tas netraucē, jo visi tā dara. Bet te pēkšņi es tagad pliks sev nekad mūžā. Un tur es pirmo reizi sastapu, ka vai citi ir marsieši. Jo tas mans čoms. Es redzu vispār bez problēmām. Jāceļās, kāp no gultas ārā, savu pliko makaļ, tūlīties. Es drīcošā balsī.
domādams, ka viņš nu gan ir varonis, es tāds neesmu. Varbūt manējās ar paķeris. Iekšēji pārliecināts noteikti nenesīs. Nu, kāpēc, lai viņš nes? Jā, protams! Aizsāk, bet gribētu. Es tajā brīdī sapratu, viņš nav es un es neesmu viņš. Ja kāds var šitā sevi izgāzt un nekas, es tā nevaru, bet es vēl biju bērndārzā. Nebija kauns no meitenēm, vienkārši stāsti par to, ka es kā staipeknis pirmo reizi ieraudzīju, ka var būt koks. To es tagad saprotu, ka tam manam čomiņam galvā bija, mēs tak varoņi, man plikā pakaļ kā ordenis. Mēs daudzījāmies guļot, un mums atņēma pižām, viksa jūs visi gulējāt. Ja, visi tur, wow, baigi, ģeki. Man likās pliku pakaļ jāiet, nē, nekad neguļu. Ja, un tur es pirmo reizi kaut kā dziļi sapratu, man tas baigi dziļi ir iespiedies atmiņā, jo es sapratu, ilgi domāju, kam kaut kas nav kārtībā. Protams, nosacināju tam manam draugam, viņš nav tāds īsti pilnvērtīgs galvā, tāpēc tā, tu esi tik tādi saprast, ka es biju tas nepilnvērtīgi. Es vieglāk biju dzīvot, domādams, ka viņi. Atkal, jautāju jums, mammas, sakiet lūdzu, vai ir pasaulē mamma, vai vismaz jūs tādu palīdzi, kura tagad pieiet dēlam klāt un saka šitā teikumu. Dēliņ, tev ir jau 14 gadi, pietiek domāt par mācībām, sāc domāt par meitenēm peltkostīmos. Vai ir kāds teicis, kas saka, ev meitiņ, tev ir jau 14, strunts par sekmēm, kā tik čalis. Ir? Es pašas domāju. Tad kāpēc? Jūs sakat pašas domāju precīzi. Tad kur rodās šī ideja? Stāstu atgadījumus 2 gadi atpakaļ, kaut kur Vidzemes virzienā. Mācītājs zvana man, mācītāji atbrauksiet mums uz vidusskolu tikties jauniešiem. Labdien, jā, sveiki, tur kā, vai tā mācītājs bieži saucat? Nē, jūs pirmais. Neviens nekad nav runājis. Nē, nekad. Kāpēc saucat? Jo nebija nekāda tāda svētki, oktobrs. Nu, kā, lai atnāk, jūs tur tāds instants mācīt? Nē, neviens tāpēc, ka instants nekad nav saucis. Stāstiet, kas pa iemeslu. Nu, redz, ka es nepiekāpjos. Nu, labi. Nu, ziniet, mācītāji, mums tāda lieta. 10. klasē, 15 gadi bērniem, 8 meitenes. 2 ir boyfriends, nu tas sirds draugs puisis. 6 nav. 6 pārstājušas mācīties, ir jau oktobra vidus, paliek nesekmīgas. Kad mēs mācītāji sakam, meitenes, jūs tak varat, kāpēc jūs nemācīties? Ziniet, ko viņas mums atbild 15 gados? Kāda jēga vecmeitām mācīties? Saprotat ideju? Kura mamma meitenei teiks, eju meitiņi, nepaliek pa vecmeitu, strūdz pa sekmēm, dod uz puišu pusi. Neviena. Tad kāpēc mēs visi tādi paliekam? Te jau ir radītāja nodoms, radītājs to ir ielicis. Jo parādās pēdējais no mūsu nepilnīgajiem gadiem, ja, kas ir pilnīgi dievišķi, bet šai pasaulē mēs neesam ar savu pieredzi. Proti eros, grieķu vārds. Eros, viņš gan jaunā derībā neparādās, bet ne tāpēc, ka viņš būtu mazāk dievišķi. Tajā nozīmē kā grieķiski. Vīriešu un sievietes mīlestība. Nevis mīlēšanās, nevis erotika, bet eros, mīlestība. Uzmanība no pretējā dzimuma. Kā tas grafiski tulkojas, redziet, kā ļoti interesanti. Viena svītra bulta vienā virzienā, otra svītra bulta atpakaļ. Un tur nebūs tā, kā tās jaunās sirdis zina. Man nav ne jausmas, kā es to zināju, bet zināju. Ja iet pie meitenes runāt, nevar viņu aicināt uz kinīti, kā ar čaļiem runā, nu tu būsi mani klases biedreni. Nu kā ar puišiem, kura meitene nāks kino, ja es šitā aicināšu kino? Ko darīšu šokar? Pasūkties, negribu kincītī. Kura nāks līdzi? Puiši, pamāja galvu, kurš bučosanās kādreiz saucas par sūkšanos. Skolas gados. Nav bijis nekad? Nu, ka filmā, viņi tur sūtās. Nu, ir, nu mēs puiši tā runājam, nu nav tur nekas tā. Mēs nesakam, ak, maigies kūksni saurietā. Čauks, meitene, vajag forši, staigā kopā, draudzē. Proti, es zinu, ka es meitenei nevaru iet tā kā čaļiem runāties, vēd ir izgādes, satraukt, palaist un aicināt uz kino pēdējā solā pamaigoties. Man ir kaut kā citādāk jārunā. Otrādi, tas arī interesanti. Meitene zina, ka es nevaru viņu arī kā meiteni uzrunāt. Es noskatos, kā meiteni savā starpā runā. Meitenes, nāciet ar mani uz kino, ja es šitā aicināšu. Hei, čau, Dūdiņ! Tu zini, ko? Aiciesim uz kino. Es jau esmu bijis vairāk aptuzīt. Un es esmu nebaidi. Kas? Pliķi dabūs. Precīzi. Precīzi. Ko? Kas viņš? Kaut kāds jafiņš. Kāpēc meitenes savā starpā drīkst satikties? Buķins ir. Stāsts ir par mani un manu draugu apmēram 7. klase. Tātad 14 gadu tieši šitas te. Sāk interesēt meitenes, acīm redzot, mēs ar čomu noskatāmies, vairākas meitenes klasē, draudzenes iet roku rokā sadavušās.
Kaut gan tā nedraudzējās mūsuprāt, kā mēs draudzējamies. Bet rokās iecēla. Vienu dienu izdomāju, jāpamēģina. Kas tur viņām ir šitāds? Mēs mācījām Rīgas centrā skolā. Kas viņām tur ir šitāds? Pagaidām, ka visi izslīst, jā, pēc stundām viss nav. Ar savu čomu, sola biedru, veto. Tagad draudzējamies. Viss, neviens neredz. Mēģinam. Pa Krišām Baroni ielu. 7. klases puiši. Šitādā gaitā apmēram bija tā. Neko nerunāju, ejam klusētam rokās tā sadēļ. Aizņem to puspieturu. Nu, sajūti kaut ko. Nu, ejam vēl, ejam. Aizņem līdz tai pieturai. Nu, tā beidzāt mūsu pirmā iepazīšanās ar sieviešu pasauli. Viņas ir dūmas, tā mēs secinājām. Nu, es pieļauju, ka meitenes arī pa mums domāju, ka dūli puikas visu laikā, bet un te ir interesanti. Ja mana mīļā klasebiedrene, kura man patīk, kurai es, piemēram, kaut kā patīk, nojaušu, starp citu Staipeknis nekad nenojauš, ka viņš patīk. Viņam liekas visu laiku, ka tas kaut kas cits, jo viņš netic, ka viņš kādam varētu patikt. Bet tā meitene, kurā man simpatizē, 5. klasē saka, Rolandi, pavadīsi mani līdz tramvajam baigi smagā soma. Man gribētos pavadīt, bet ja es blakus dzirdu čaļu saka, ejam futbola laukums brīvs, ejam vici spēlēt, mums 2 komandas ir. Sakiet, 5. klasē es pavadu meiteni, spēlēju futbolu. Futbolu, vīrbalsis, jā. Pagaidiet, ko jūs man tūlīt teiksiet. Bet tā, tad futbols, pilnīgi. Un ja vēl tā meitene grib tā kā, nu, bet Roland, tiešām futbols, man tiešām smags zoma, es nevaru gaidīt. Tad es vēl čaļiem, viņi grib, lai es pavērt futbolu. Viņi vēl bučot, jo es gribēju. Ja. 9. klase, tāpat situācija, zin kā skolā. Man jau ir kaut kādi 15, 16. Atkal spēlēsim futbolu, viss kārtībā. Tā pati simpātiskā Lienīte. Baigi smagā soma, Roland, palīdzēs. Futbols, klases biedrene. Klases biedrene, meitenes saka, puiši klusē, paldies. Precīzi. Un ziniet, ko es puišiem teikšu? Kā jums liekas, vai esam pārējiem futbola biedriem teikšu, man jāpavada meitene, es nespēlēšu. Nē, es teikšu, stūbā mamma likieta mājās, nav laiks, sorry, baigi gribētos, bet netiek, nē. Tas pats, kā sirsniņa pārslēdzās, kā viņa pārslēdzās. Meitenes, pirmais starpītis trietā runā. Tas no tās vecākās klases, tas smukais Jūris, gan ir pagaiž bruņķi mednieks. Jā, man arī viena meitene, pagaiž bruņķi mednieks. Stūbens kaut kāds galīgais stūbens. Viņš pasveicināties nevar. Nē, nu vispār es nekad nesveicinātu šitādu stūbeņus. Aiziet uz stundu. Nākamais starpītis. Viena no tām 3 satiekās pēkšņi viens pret vienu ar to smuko Jūri no vecākās klases. Un smukais Jūris saka, es nebiju pamanījis, cik jums skaistas acis. Jautājums. Vai meitene smaidot saka, sveiki, Jūri? Vai saka, stūbais Jūri, ej prom? Jūs sakat, ej prom, Jūri? Nē! Tanī brīdī, kad es pasītu, vai smukais Jūris, jā, nevis kaut kāds. Jā. Tanī brīdī, kad smukais Jūris sveicina to vienu meiteni, viņas galvā ir stūbās draudzenes, viņas nezina, cik Jūris forši. Sveiki, Jūri! Jā, un tā viņas dara. Un tas ir interesanti, tieši tāpat kā puika tos futbolistus pēkšņi. Čau, man jāstien. Tā meitene. Turklāt es esmu jautājis dažādās auditorijās, ļoti interesanti. Kā jums meitenes liekas? Jūs tagad to smuko Jūri parunājāt un sarunājāt pēc skolas, ka viņš vēl pavadīs tevi uz mājām. Vai tu nākamā stundā klases biedriem saki to vai nē? Nē. Jā, lielākā tomēr nē. Vairāk apsvērumu dēļ nē, ja. Nav ko pierādīt, var. Otrkārt, lai viņām arī nemaz nepatīk, ja. Nav vērts konkurēt. Pirmā meitene man dzīvē iepatīkās, tāpēc man vēl tā kaut kā, nezinu, nebija tā interesi. Bet tāpēc, ka mans čoms šausmīgi iemīlējās vienā un tik ilgi man stāstīja, ka es arī. Ja. un likteņa ironija bija, ka viņš bija, es izaugu ātrāk. Ar to arī bija skaidrs, kam viņa tika. Kādā nozīmē tika? Kurš pa viņu drīkstēja runāt? Ne jau kaut ko. Ja. Bet tātad, šeit manu sirsniņu aizpilda. Ko par mani domā pretējais dzimums? Meitenēm, puikām, visiem vienādi. Koks un Staipeknis. Un atkal, un te parādās jau tāds skumjiezīme. 1, daudzi. Un te vairs nav tas pats, kas tur tas Staipeņa stāsts. Jo puika un meiteņa attiecībās teorētiski, jau ja es kā Staipeknis piečēties kādai meitenei, viņi jau prom nemūk. Meitenes jau, un puiši varbūt vairāk tā kā tādi atturīgāk var būt. Bet īstenībā tur nav tas stāsts. Stāsts ir par to, ka Staipeknis sev nepatīk. Koks? Viņš par sevi nedomā. Nav tā, ka šitas ozols sevi ir iemīlējies. Viņš vienkārši ir, viņš nedomā, viņš bauda savu ozola būtību.
Staipeknis, nu tā tēlaini runājot, nebauda to, ka viņš tādā. Viņš gribētu būt tā kā tie citi, bet nesanāk. Un tāpēc, un te ir tās skumjais stāsts, ko noformulēja angļu rakstnieks. Viņš saka tādu sentenci. Klubs, kurš ir ar mieru, ņem tādu kā es par biedru, nav manis cienīts. Šausmīgi skumjš stāsts par to ir, kā tiem Staipekņiem sanāk šitās visas iemīlēšanās stāsti, proti. Tā meitene, kura saka Staipeknim man, Roland, tu esi baigi foršais, automātiski zaudējusi interesi. Man viņa nekās stūga. Jo tā sieviete, mana mamma, vairījās no manis. Un es kaut kur gribu to kāpēc, visu laiku atkārtot. Man interesē tās meitenes, kuras no manis izvairās. Tik līdz kā es viņai tur, un viņa saka, tu forši dejo, stulba, nākamā, kura nesmaida, pasmaidī, un tā tu daries, un tāpat meitenes darās, tik viņām vēl ātrāk, atpogā vēl vien podziņu, visi skatās, ja. Nesaprot, kāpēc skatās, nesaprot, ko tas nozīmē, bet skatās. Un Staipekņu meitenes ar to arī jauniešos ļoti labi var pamanīt, Staipekņus velna kalpi tos pamana, tāpēc stāv jums Dievu kalpa, lai jūs viņus varat sargāt svētīt. Proti, jo vairāk jauns cilvēks maina savu dabisko izskatu, jo vairāk viņš ir Staipekņus. Viss. Sākot ar matu kārtējo pārkrāsošanu, beidzot ar riņķiem, kur neriņķi, ja, un noslēgumā vēl ir tetovējumi, kas ir vēl trakā. Tu pārciet sāpes, lai uzlabotu savu dabisko ādu, jo citādi nevar. Vēlāk jau, kad sevišķi jau vīru vidē, sievu vidē mazāk, vīru vidē vēlāki tetovējumi, tas pavisam kaut kas cits, tieši tāpat kā vīriem dārgmetāli, īstenībā ir nevis rotas lietas, bet simboli. Un tur, kur vīrieši sāk rotāties, tur viņi vienmēr aiziet mazumā un nāk virsū tie, kuri tomēr saprot, ka mēs, vīri, negribam būt smuki ārēji. Mēs gribam kaut ko sasniegt dzīvē. Un visi mani simboli, vai nu tie būtu zelta ķēdes ap kaklo vēl kaut ko, tie ir tikai simboli. Nevis, es ar to esmu tāds smukāks. Man negribās būt smukākam. Un meitenes arī nemeklē to smukāko. Arī jaunas meitenes viņas meklē kaut kā, sirds zina, meklē, nu, to vīrišķību, kur jā, ir jā un ne ir nē, patiesībā. Tas ir tas svarīgais. Viens un daudz, pirmie 3 vai 7 gadi pagājuši, pienāk pilngadība, tev jāsāk dot. Un te tie mīlestības posmi iet līdzi tādi paši. Te joprojām ir eros, te ir filija un beigās paliek agāpe. Bet šeit, ja mēs nesaņemam, mēs lūstam. Šeit nesaņem noteikti lūst. Šeit nesaņem speciāli tiesaka, ja tavam bērnam regulāri dara pāri mēneši un ilgākā laikā nevar apturēt, ka vairāki pret vienu, ir jāiejaucās vai pat jāmaina skola. Kā jums liekas, vai ir kāds speciālists teicis, ja tavu meitu pēc klases vakara neviens nebučo, jāmaina skola? Nē, tāpēc, ka meita un dēls izauguši līdz 14 gadi. Pat tad, ja pretējais dzimums nesmaidīs pretī, nesalūzīs, patiešām ne. Salūzīs tad, ja pretējais dzimums izdarīs pāri, ja? Ja 2 meitenes man novilks bikses un pagrūdīs pa gaitu un viss kopā smiesies, es salūzīšu. Ja? Bet, ja viņas vienkārši nesmaidīs, man teiks, tu esi muļķis, Roland, nesalūzīšu. Ja šeit es būšu mīlēt un šeit. Saprotat, jo vairāk ieaugam šai pasaulē, jo vairāk aizaugam prom no atkarības no citiem cilvēkiem. Šeit mēs kā tādi atkarīgie no vecākiem, no biedriem, no pretējā dzimuma. Šeit mēs vairs neesam atkarīgi. Šeit mēs esam mēs paši. Ar to pilngadība iestājās. Ziniet ar ko? Viens tests sagaršojiet šito garīgi, nobriedus cilvēks šito jāzina ikdienā. Testa sākums. Es ienāku un pasaku tev. Nu, ko tu muļķi te sēdi? Jautājums, testa jautājums. Par ko es tikko pateicu teikumu? Par sevi vai par tevi? Paldies. Pirmais bija par sevi. Par sevi es pateicu teikumu. Mīļie, atceraties to nepilngadīgs. Ja skolotāji klasē ienāk, nu ko sliņķi visi sēžat? Tad visi pēdējā rindā čaļi. Jā, esam sliņķi. Vidējā solā puiši un meitas. Kaut tikai nepamanīt, ka noslingvā. Pirmā rindā, mēs neesam sliņķis, mums viss ir izpildīts. Viņi nespēja norobežoties. Ja skolotājs saka, nu ko sliņķi, tas nozīmē viņa slikti jūtās. Nevis jūs esat sliņķi. Kāpēc? Tāpēc, ka ja viņa domātu, ka jūs esat sliņķi, bet labi justos, viņa rādītu, ko darīt, nevis apsaukāt. Sapratāt ideju? Ja valdība kādreiz saka, tā tauta ir stūba, par sevi viņš runā. Nākamais pie tā testa patrenējam. Sakiet lūdzu, kā jūs izdomājat katrs pa teikumam? Pasakiet dažas. Kā jūs reaģētu, ja es atnāku un saku, au, kā sāp? Ko teikt? Vai, kā sāp? Ko tu teikt? Kas tev sāp? Atceries to teikumu, vēl ko varētu teikt.
Ko var palīdzēt? Kas vēl? Netēlo, varbūt es tēloju, jā, ļoti labi. Atcerieties, būs 3 pieteiksim, jā. Kas tev sāp, kā var palīdzēt, beidz tēlot, jā, ļoti labi. Tagad tos pašus teikumus pasakiet un sagaršojiet, kas iznāk. Nu, ko jūs te muļķi visi sēžat? Netēlo, beidz tēlu. Sapratāt ideju? Nākamā reizē, kad tev kāds cilvēks nāk virsū un saka sliktus vārdus, un tu to sajūti, nepatīkams lietas saka. Nesāc attaisnoties, esi pilngadīgs, saproti, tas cilvēks runā par sevi. Prasa viņam, kas tev sāp, kā es varu palīdzēt. Iedomājies, ja tev, nu ko tu tā muļķi nāc pa man ceļu, kā es varu palīdzēt? Ja? Mājās vīrs pēc darba, kas ir, ka nav vakariņas? Kas tev sāp, mīļais? Pajautā šitā. Dabū to cilvēku, tas cilvēks runājot rupības, grib uz sevi uzmanību. Ja tu sāc attaisnoties, pats tu muļķis, viņš arī dabū to uzmanību, bet negatīvi. Dod viņam pozitīvi, pamēģi. Esi pilngadīgi, saproti, ka mēs visi runājam sevi uz āru. Un ja es kaut ko sliktu par tevi saku, tas nozīmē, es slikti jūtos. Man ir jau jābeidz. Es tūlīt arī pabeidzu, bet te man ir jāpasaka, ko tad mums Kristus vēl ir atnesis klāt pie šitā. Jo šis jau ir tikai, mācītājs jau cerēja, ka es to jumtu uzzīmēšu, bet man knapi tie logi iznāk aizkrāsot. Kas tad šeit vēl bija? Šeit būtu tā, ka šajā vecumā mēs visos laikmetos, visās tautās. Šajā līdz 3-5 atbild uz jautājumu, ar ko dzīvos, no kā dzīvos, darbs un ģimene. Nu, pilnīgi viss nav neviens 30 gadu vecumā, kas saka, es nereiz neesmu padomājis par precēšanos. Nav tāds cilvēks, vienkārši nav viss. Kāds ir atradis, kāds nav atradis darbu un ģimeni, bet neviens nav tāds, kas nav padomājis. Protams, kā mēs jūtamies, atrastam vai ne, tas ir atkal mūsu gara stāvokļa jautājums. Šeit, pie filija, šeit apakšā jāraksta cilts. Ko nu katrs ar to saprot, bet aiz pusmūža krīzes, kur tā krīze ir sevišķi jau tā bieži vien vīriešu dzimumam, sievietēm 35 gadu vecumā, vīriešiem 40, diezgan precīzi tas notiek, kad pārslēdzās no tā, ko pretēji dzimums, ka tu viņu bišķiņ esi izidealizējis, uz to, un ja tiek pārslēgties, vai kolosāli, uz cilti pārslēgt. Ja līdz tam, kā man tur ar tām sievietēm, meitēm vēl, tad pēc tiem 3-5 pamazām ir jāizslēdzās uz to, kā es varu būt noderīgs, dot savu sirdi savai ciltī. Ko es saprotu, tā ir katra paša izvēle. Bet ja es jūtos vajadzīgs savai ciltī, man ir labs šis vecuma posms līdz pensijas gadiem. Pensijas gadi, agāpes tipa mīlestība, došana, un te es stāstu. Dievs mūs ir radījis paradīzē. Jo vajadzība ir dot. Vajadzība sirdī, agāpe, tātad vienvirzienā. Dot projām, atpakaļ nav svarīgi. Es tāpat nedzirdu, ko man saka. Tikai vēl viens vārds te ir. Iztēle. Šis ir svarīgs. Šis ir svarīgs. Ja tu katru dienu, 80 gadu vecumā, cep pīrādziņus, noliec šiten upmalā uz maliņas un esi pārliecināts, ka viņi ļoti ir vajadzīgi upes bebriem. Un ka bez tevis tev pīrādziņi nedabūs. Tu nereizi to bebru neredzot. Dēļ iztēles ar agāpi var sirdi aizpildīt un būt laimīgs. Mēs tik bieži šito nesadzirdam, un kāpēc? Tāpēc, ka sirds lieta. Sirds līmenī Dievs ir radījis. Dod vienvirzienā iztēle. Es varu tā, kā mana mamma teikt. Saņemt enerģiju, es tai zemē esmu vajadzīgs. Ja es te nebūšu, te būs krūmi. Un es nevaru ne slimot, ne nomirt, negribu. Man ir labs garas stāvoklis katru rītu no jauna. Jo es zemē esmu vajadzīga. Kas tas ir? Tā zeme kādreiz atnāks, teiks, paldies, Irēna. Neteiks. Ja godīgi, tā zeme aizaugot, tā krūmiem arī paliks zeme. Ja? Nekas jau viņai nenotiks. Bet iztēle, ja tu pareizi pieslēdz un atrod šo, kur tu vari to savu vienvirziena mīlestību dot, tu esi laimīgs līdz pēdējiem elpas lūzēm. Paradīze sākās šeit, un tev to nevar atņemt. Tas var būt puķpots, kaķītis, sunītis, grāmatplauts, kur tu piepildi un zini, ka tu šeit nesēdi veltīgi virs zemes. Visbrīnišķīgākā lieta ir lūkšanas, protams, jo mēs iemācāmies to, tas jau nu ir vispār, jo lūkšanu aktivitāte tieši uz šo vecumu posmu vislabākā iznāk. To vismierīgāk, vislēnāk var nokoncentrēties uz Dievu un neatrauties ar viņu sarunāt. Pēdējais, pavisam priekšpēdējais teikums. Pamanīsim nu tagad, kā, un te ir, katra reliģija te būs no sava kaut ko dos. Es došu to, ko Kristus mums rāda. Pirmkārt, ko pamanīsim, baušļi. Kāpēc jāmācās katehismā baušļi? Nu lūk, kāpēc. Otrā daļa baušļiem. 4. baušļis, tev būs tēvu un māti godāt. 5. baušļis. Tev nebūs nokaut. Kains un Ābels, 2 brāļi. Dievs māca, ja tu gribi kauties, atrodi brālīgi prieku par viņa labumu. Citādi nevar apturēt konkurenci. Nevar. Ja kādai tautai gribās to jūrmalu, kas mums tautai ir,
tad viņi nevar apstāties tās kara uzmācībā, izņemot, ja viņi iemācīsies priecāties kopā. Vienkārši brālīgs prieks, labi, ka kādam ir. Visiem tāpat vienādi nav. Mums ir pasaules. Šeit 6. bauslis, tev nebūs laulība pārkāpt, nebaidos šī vārda, bērniem vajadzētu aiztaisīt ausis, bet šis vārds ir skarbs, tieši tik pats skarbs un nejauks kā šis grēks, proti glika tulkojumā. Nemauko. Piedodiet par rupību, kādam liekas, bet tā ir rupība. Kāpēc nevajag tulkot vienīgi, tev nebūs laulība pārkāpt? Tāpēc, ka laulātie arī var šo bausli pārkāpt, nešķirtamies. Tāpēc, ka tas vīrs, kurš šit savu sievu, tā pārkāp šo bausli, kad vairāk kā varbūt tāds, kurš aiziet pa kreisi. Jo tāpēc tas bauslis ir nevis laulības institūta sargs, kas, protams, laulība ir svarīga, bet svarīgi ir arī vīrieši un sievietes arī iekšlaulībā paturēt to, ka mēs zem Dieva šeit esam. Nevis, ja tā ir mana sieva, tā es daru kā gribu, rēcu kā gribu vai vispār nedaru neko. Tā tak man sieva, kamēr nešķiros, Dievs ir ar mani. Muļķības. Ja tu nevari izpildīt Kristus noteikumu, mīli savu sievu, sevi aizmirstams, tad tu arī neko nevari. Tā ir vīriešu. Kas? Tā ir vīriešu slāvība. Vīriešu vājums, priekrīt. Paldies par komentāru. Jā. Sievietes attiecībās ir gudrākas, ja viņām vairāk ļautu teikt. Izņemot, protams, atkal tur, kur sieviete paliek pa staipekni, viņa ar savām attiecībām sāk manipulēt, sāk taisīt intrigu veidā savu vietu zem saules, un tad ir šausmīgi grūti, jo viņas ir gudras attiecībās. Ja vīrietis koks pretī sievietes staipeknis, viņa ne sieviete vienmēr. Vīrietis vienmēr jūtās nes pa ko vainīgs. Ja? Nu, tā tas, diemžēl, ir, jo viņš nemāk tās attiecības tā iztaisīt, ka pasēžam parunājam. Sveiki visi tie vīrieši! Tagad klausamies, sevišķi uz vīriešiem. Pamājiet man, kuram ir pozitīvas emocijas, ja pienāk tev sieva klāt un saka, apsēdies, parunāsim par attiecībām. Kurš smaidīgi sēž un runājās? Jā, sievietes var to, ka pieraduši, jā, runāsim. Tas pat jautājums, sievietes, kuras būtu priecīgas dzirdēt teikumu, pamājata galvu, ja vīrs atnāk, sieviņi, apsēdīsimies, parunāsim par mūsu attiecībām. Ja? Tās, kas nemāja droši vien domā, ka te tagad parunāsim par attiecībām, kuras tagad jāšķir. Nē, vienkārši sakārtosim attiecības parunādamies. Ja? Visi sievietes nebaidās no šīs sarunas. Visi vīrieši tā kā no uguns. Ja? Un tas ir atkal jocīgi. Ja? Es te varētu stāstīt par vīriešu sieviešu atšķirībām ļoti daudz, jo līdz šim vecumam mēs esam cilvēki. Te mēs katrs esam puscilvēks. Vīrišķā puse, sievišķā puse. Interesanti, ka hormonāli, tie dzimumu hormoni, kas pārvērš ķermeņu un domāšanu, un tas ļoti neparasti. Sievietes dara līdzīgas staipekņiem, jo vairāk hormoni, jo vairāk staipeknis, vīriešus kokiem. Jo hormonālāks vīrietis, jo augstāk viņš grib klāt, teikt, es esmu pietiekama pilnība. Ja? Tāda ir hormonālā daļa. Kāpēc vīrieši noveco sliktāk kā sievietes? Pamāja kaut kurš piekrīt, ka sievietes māk novecot labāk kā vīrieši. Es pamāju. Paldies! Jā. Jo, kāpēc? Vienkārši, ko nozīmē novecot labāk? Cik daudz tu pazīsti 60-gadīgas sievietes, kuras dzīvo aktīvu, interesantu savā veidā dzīvesveidu, kuras piedalās kaut kur ir, un cik daudz vīriešus? Un tu saproti, ka tur ir uz katrām 3 dāmām labi ja viens kungs. Kurš ir tikpat, arī šai brīdī, ja kurā koncertā, kur jūs būsiet vēl, kur kaut kas, kur būs atnāks, iemācīs kaut ko labu, 2/3 sievietes, 1/3 vīrieši. Ne tāpēc, ka vīrieši gudrāki, tāpēc, ka hormonāli viņiem bail atzīties, ka viņi kaut ko nezina. Sievietēm nav nekāda problēma. Tas ir kaut kas jauns, interesanti. Tikai tāpēc viņas arī garīgi neusticams. Tikpat, cik viņš šodien klausās mācītāji, rītā klausīsies horoskopu stāstīt. Interesanti, ja? Nevis piekritīs, ne jau man. Sievietes tur ir tas, viņas jau arī mani klausās apmēram tā. Vīriem tā liekas, ja ir kaut kas, kam es piekrītu, tad šitas ir labs, ja? Sievietes tā, interesanti. Sakrīt ar to, ko es domāju, nesakrīt, vēl kaut ko. Pavēro runātāji, pozas, kaut ko. Tāpēc, ka viņām tā lieta iet caur sirdi, nevis caur intelektu. Kolosāli jau tas ir pareizi. Bet tā ir tikai puse no cilvēcības. Jums sievietes jāsaprot jau jaunībā, cik stipras jūs esat. Lai nepret tos dzērājus, kurš jau precību dienā jau nodzerās. Labi, nevajag par mani. Piedod, brālīt, ne pa tevi. Un šitas ir, kā kādu grēku piemin, vienmēr kādam trāpa šausīgi. Nē, bet es nerunāju par to, ka dzērājs slikts. Es runāju par to, ka, ja jau viņa laimīga, tad jau labi. Bet kāpēc ir tik daudz vientuļas mātes? Es arī bez tēva augu, ja? Kāpēc tas tā ir? Kāpēc jauna meitene, kura redz, ka tas puisis nemāk ne īsti lāpstu strādāt, neko nevar, bet tomēr apprecās? Kāpēc? Tāpēc, ka 15 gados liekas labāk slikts nekā vecmeita.
Kur tad es hormoni ieplēšu? Kur tad es tāda vāja, vientule, vai manu vai? Nu smukie paņem, nu tā ņem šito, neķerat. Liekas, labāk kaut kāds nekā vispār bez nekā. Kāpēc jaunie puiši visi saka, mūs grib te pie altāra vest, mēs nemaz negribam. Hormoni. Viņš grib pateikt, es arī varu bez. Jā, vari tu bez. Tu vairāk par olu kulteni nemāku uztaisīt, vari tu bez. Pelmeņus es māku uzvārīt, man sievu nevajag, jā, nevajag. Es jau nesaku, ka sieva taisīs man ēst, bet, ja ir kopā, tad vismaz viens no viņiem iemācās, kā ēst taisīt. Vienotnē jau ēd savu pārtiku, kā jūs zināt. Kas tad vēl? Starp citu, par tiem baušļiem incenti tālāk. Tev nebūs zakt, tieši tad, kad mums ir pa darbu, ir ļoti svarīgi, lai ar zakšanu neuztur ģimeni. Tev nebūs nepatiesu liecību dot, neaprunā, cilts, neaprunā. Saslēdzat to kopā, es ļoti, kur vien eju šito stāstu. Ceru, ka būšu pietiekami ilgi stāstījis, jau jūtu kaut kāds man liekas pārmaiņas. Mans meistars Renkārds Slenska no Vācijas, otrs mans garīgais skolotājs un tēvs. Teica šitā teikumu, kad iemācījās latviešu valodu, pēc pāris gadiem šeit dzīvodam 75 gadu vecumā. Nekāda problēma, sieva tekoši runāja. 3. gadā, 4. kad mēs kopā kalpojām Lutera akadēmijā, teica man tādu teikumu. Jums latviešiem nav cita problēma. Kā vien, jūs viens par otru pārāk daudz zināt. Paldies par to smaidu, bet tur ir savu daļu rūgtumiņai. Ir tik grūti uzticēties cilvēkam, ja tu zini. Bet viņš saka, vakar, ka gājas treipuļodams, ja, svētku dienā vai ko. Ja. Kāpēc mēs viens par otru daudz zinām? Ne tāpēc, ka mēs dzīvojam tuvu, bet tāpēc, ka aprunājam. Tāpēc, ka gadsimtiem ilgi oficiālā tautas domāšana bija aprunāšanas domāšana. Oficiālā informācija netika mums tautai lemta. Un mēs tā esam iemācījušies ticēt aprunātajiem, ka bail. Ja tev zinātnieks pasaka, šitas margarīns ir kaitīgs, bet kaimiņiem pasaka, tīri labs. Kam tu klausi zinātniekam vai kaimiņiem? Es tikai par to brīnos. Bet ja kaimiņiem pasaka, svētdienās jānāk uz baznīcu. Ja, es par šito brīnos. Mēs varam tā noticēt aprunāšanām. Kā neticiet marsiešiem? Man viens cilvēks teica, ka ir, un viņam ar to pietiek. Bet tas, ka viens cilvēks, daudzi cilvēki teica, uz baznīcu jānāk, citādi aiziet bojā. Postā aiziet. Klusums, precīzi. Vai tas nav jocīgi garīgi? Man tas vienmēr likās interesanti. Kāpēc, piemēram, ja es esmu slims, es nošķaudos, 10 varu aplipināt. Kāpēc jūs 10 veselie mani slimo nevarat šķaudot virsū veselu darīt? Kāpēc slimība līpa, veselība nelīpa? Pasakiet man to. Kāpēc gaisā lido vīrusi, bet nelido antibiotikas? Tā teikt, gripa? Paga. Nav gripa. Ja? Latvieši to zināja, starp citu, jā, kārtīgi savostoties vai nu ķiploku vai vēl kaut ko patiešām arī uzvarēs. Ir tā. Bet tur jāmāk, ja? Tas tāds dziļā gudrība. 9. bauslis arī brīnišķīgs. Šeit es stāstu vecumdienās. Ja tu sasniedz šitos gadus, pareizi to 9. uzrakstīt? Nē, otrādi. Ebreju modē, laikam iznāk. 9. ja? 9. bauslis. Tev nebūs iekārot. Vecumā citus baušus var aizmirst, tik to vienu atcerīts. Man viens jauniklis vienreiz uzreiz, ko tu vecumā var iekārot? Zināmos gados mums puišiem iekārot un peltkostīms ir sinonīmi, jūs saprotat, meiteņas. Ja? Nebūtu meiteņas, nebūtu ko iekārot. Viss cits mums liekas salīdzinoši nieki. Ja? Bet ko vecumā var iekārot? Sāksim no sākuma. Tēvs un māte jau droši vien, ja tu esi 80, diez vai tev vēl ir, ko tu varētu, un ja ir, diez vai tev viņus vēl kaut kā godāt, negodāt. Kas te bija? Tev nebūs nokaut. Nu, kurš tāpēc 80 vēl var tā īsti kauties? Nu, roka īsti nekustās, ja? Laulību pārkāpt, pat tad, ja sapņos gribētos, bet, nu, zin tā. Nu, kā ir, tā ir. Ne tā redze vairs tik labi, nevar saprast, kas tur pretī vispār. Zakšana. Ar droši vien, ka nebūtu jau slikti, bet nevar tā kā aizmukt. Ja? Varētu jau kaimiņi jābola garšīgākie arī vecumā liekas, bet tak nevar tam žokam pārlikt. Ja? 8. Tev nebūs nepatiesa liecībot. Varētu jau plačoties, bet nedzird daudz. Ja? Paliek tikai tev nebūs iekārot. Un tad beigās jautājums, ko tad vecumā var iekārot? Ko atbildēsim tam jauneklim? To, ko visu mūžu. Velns visu laiku mūs kārdina tikai vienu pamat kārdinājumu. Kaut es nebūtu es. Redz, ko Mildiņa, 2 gadus vecāk pa mani, bet skrien. Man gūžas, tā sāp. Kas tā bija? Veselība. Jā, veselība, bet iekāro savu veselību. Kāda viņa ir? Jā, gūžas sāp, bet uzacis kustās. Kura tā ir teikusi? Ja?
Jā, zobu nav, bet cik labi smaidīt. Ja? Kurš tā saka? Parasti tas, kas nav pie tā, arī apstājās. Arī jūs sievietes, kuras esat daudz gudrāks šai ziņā. Bet tā, kas attiekās, reiz satiekos ar savu veco mācītāju Feldmanu, nu kā te tev to kāju tik ļoti sāp? Rolā, kas tam mēs kā tādas divas vecas tantiņas par diagnozēm vien runāsim? Piedodiet, tantes, ja? Ja tā ir, jūs zinat, jūs varbūt to nedarat, bet jūs zinat, ka reizēm tā ir pienāk tādi gadi, ka liekas citas tēmas vairs nav, bet tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Es te 2 stundas runāju, nevienu reizi neesmu pateicis, kas man šobrīd sāp. Varbūt sāp kaut kas, bet tas tak nav svarīgi. Mēs varam atrast uzmanību tāpat kā bērnam. Ja uz kaut ko negribās, lai viņš skatās, novērs uzmanību, mēs visu mūžu tā esam. Neiekāro būt ne tu, un viss būs labi. Jā. Pēdējais teikums. Kāpēc mēs esam kristīti? Staipekņiem jo īpaši šo teikumu. Ja kāds no jums ir sajūties staipeknis. Un te ir interesanti. Kāda sieva man redz zvana pēc kursiem pirms kādiem gadiem, 3-4. Mācītāji, es tā kā noklausījos, ko jūs teicāt, un zinu, man tā liekas, ka es esmu staipeknis. Es jau jaunībā kā aprecējos biju tas staipeknis, un tagad tā vīru kopā dzīvojot. Nu, klausieties, mīļā dāma, es saku, bet kā jums liekas, kas jūsu vīrs ir? Vai nu vīrs, viņš taču nav nekas, mācītāji! Es šeit komentēju to sievieti, pēc manas stāsta nekas nevar būt. Tu vai nu esi vai neesi mīlēts, nav pat pa vidu. To tava sirds zina, vai tu esi samīļots bērnībā vai ne, kā tu to zini, vai tu sevi spēji pieņemt, kāds tu esi šodien. Vai tu visu laiku ceri, kaut es būtu citādāks, ja? Tā arī tā lieta, tas arī viss tā atšķirība. Kristība, kāpēc? Tēvs, Dēls un Svētais Gars tie, ka tevi iepazīst. Tēvs, ja jūs Bībeli pārlasīsiet 15 reizes, jūs nekur neatradīsiet, ka radītājs tiek uzrunāts brāli radītāji. Nekad. Kungs vai tēvs? Viņš pats saka, varat saukt man pa tēvu, caur Kristu to ir atļāvis. Tātad viņš saka, es gribu ar jums iedibināt īstas tēva attiecības ar katru no jums, vienalga kāds tev dzīvē tēvs ir bijis. Es gribu būt tavs tēvs un tev ir jāaktivizē šīs attiecības. Dēls, Jāņa 15, viņš saka, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, es jūs saucu par filiojs, daudzskaitīgi, draugiem. Un tālāk Kristus saka, nav draudzīgā filija, nav lielāka filija pasaulē kā tad, ja draugs pa draugu dzīvību savu atdod. Un es kaut kad pusauģu gados, kad klīdu pa ielām, to baigi sajūtu, ka tu tāda ielas kaut kāda huligāniņa bandiņa, ka tu sajūti, ka tev viens pa otru dzīvību atdos šai vecumā apmēram. Man tā pielija sirsniņa pilna to, ko es šeit nesaņēmu, ka ir viena mamma, kas dzīvību noliek man. Tas tā pietrūk, ka šeit tu pilnīgi, un tāpēc ielas puikas un ielas meitas, tie ir abi vieni, ielas puikas pārkāp likumus, ielas meitas pārkāp seksualitātes likumus. Viņi abi ir pamatā no šīs kategorijas. Viņi nodefinē ielu kā savu ģimeni. Tas ir ļoti nepatīkami, bet diezgan stabili. Jūs mani negribējāt, saka ielas huligāns. Es jūs negribu un nozoru tev kaut ko, kamēr tu neskaties. Un viņš nejūtās apdzētas cilvēku, viņš jūtās apdzētas jūstu. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit to mīlestību nesaņemot, es uz ielas arī tie skarbākie ielas čaļi, un arī vēlāk veču. Bija tādi, kuriem jau tēvs pa cietumu, mamma nodzērsies no audzes, tāds pilnīgs staigumīts, mežonīts. Un tad uz ielas pēc, tur ielas likumus, nerēķinādamies neko. Dēls saka, es būšu tev draugs, ja visi tevi skolā saukuši resnais pīrādziņi nāc ārā, tad tu zini, lai kā tas sāpēja. Kristus saka, man tu esi vienīgais, ar ko es gribu spēlēt. Futbolu, paslēpes, lecamauklu lekt, visu. Es gribu būt tavs draugs mūžīgi. Es visu varenais, es pilnīgais cilvēks. Gribu ar tevi kopā būt, ja tu ļausi. Un pēdējais Svētais Gars un Eros skata to, turpat pie Jāņa evaņģēlī mēs atrodam. Kristus saka, tas jums par labi, ka es eju prom, nāks Svētais Gars aizstāvis, un te ir Eros vārds. Kas pie jums būs? Tā, lai tu zini, vienalga, kas tu esi vīrietis vai sievieti, vakaros tevi nesasilda pretējā dzimuma apskāviens, bet Svētais Gars. Tad, kad tu pie viņa būs sasildījies, tad tu redzēsi, kas notiks. Kamēr mūsu sirdis, Dievs redz sirdis, jūs atcerieties Bībeles tekstu, kamēr viņš redz, ka mūsu sirdīs, lai ko mēs ticībā teiktu, ir nepabarots tēva mīlestība, drauga mīlestība un pretējā dzimuma sirsnība un siltums, kamēr mums tas ir, man tas ļoti trūkst, tikmēr neko tālāk Dievs nesaka. Jo viņš gaida, ka tu aktivizēsi kristībā doto dāvanu. Agāpe. Tēvs mīlējis pilnīgi neko neprasot, tāpēc viņš mīl joprojām, jo viņš ir mīlestība sirdī. Dēls, kurš dod un gaida, ka mēs pretī panāksim un dosim, ka mēs iesim kopā ar viņu kā čomi, nevis piespiedu kārtā.
un svētais gars, kurš gaida tad, kad tev ir vientuļa, lai tu sev pasaki, bet kā man var būt vientuļa, ja svētais gars grib būt kopā ar mani? Man ir kaut kur, es to nejūtu varbūt šobrīd, bet kaut kur tas tepat ir, es tikai nejūtu. Un tad, es to zinu no pieredzes, jums varu apliecināt, kā te stāvu. Tad, kad tas notiks, ilgu laiku nevajadzēs, lai ko tu dzīvē būtu izcietis. Tu redzēsi, kas notiks. Tu redzēsi. Tev jāpabaro. Es te saku abiem gan kokiem, gan sēpiņiem. Kokam arī nevar savu tēva ideālu kopēt no savu miesīgu tēvu, lai cik viņš labs būtu. Tev ar Dievu ir jānodibina tevišķi mīlestību. Tev jāsaprot, ka tas, kurš radīja šo koku, darīja mani mīlēdams. Šito darīja mani lapseni, kur man iekodi kājā un man baigi sāpē, darīja mani mīlēdams. Ūdeni, kurā es varu noslīgt un no ko es varu padzerties, darīja mani mīlēdams. Man nav jāpārbauda tas ir tur iekšā. Draugs un svētais gars. Man šeit būtu jumtiņš, ko jūs mācītājs gribēja, lai es pastāstu, bet nav vairs laika. Bet es domāju, būs pietiekam pārdomām. Es esmu atbildējis tātad uz jautājumu, kāpēc baušļi? Nemācīsieties baušļus, būs viņi jāmācās no jauna. Jo sirds tāda. Ja cilvēkam dzīvē notikusi kaut reizi netaisnība, vienalga, vai viņš bībeli lasīs, tas nozīmē pret viņu pārkāpti baušļi. Tu vari piedzimt Austrālijas ciltī, kur bībeli nelasa. Ja tevi, un te ir, ja tavus vecākus pazemo, tev sāp rēta dvēselē. Ja tevi sit, tev sāp, protams. Ja tavu laulāto vai iemīļoto cilvēku kaut kā ved prom, tev sāp. Ja tavu mantu zog, pat zīdainim negribās, ka viņi grabulu atņem, tev sāp. Ja tevi visi aprunā un saka, tas ir gan baigais, tev sāp. Ja tevi iekāro, tev sāp. Nav svarīgi, vai tu zini 10 baušus vai nezini. Sirdī viņi tik un tā ir. Ja mēs viņus nemācamies, mēs visu laiku daram viens otram pāri. Un tas arī ir tas. Un tāpēc ir tik daudziem cilvēkiem sajūta, ka, kas te ko tā to elle biedē, te pat dzīvē jau baigā elle. Jā, tā ir. Ja mīlestība atņem, dzīve pārvēršās par vienu ciešanu pilnu elle. Tikai mīlestības ciešanas dara. Un te pēdējais teikums. Dievs un tu satiekaties, vēl šovakar tu to var izdarīt. Pirmā bezgalība, kas ir tevī. Prātā. Tavs prāts ir tāds, jo vairāk tu uzzini, jo vairāk vietas vadīt. Nekad nebūs tā. Iemācījos jaunu vārdu krieviski. Travā, aizmirsu latviešu vārdu zāle. Viss. Mēs te stāvam, travā. Nē, nav tā, pa vienu iekšā, pa otru iztrīt ārā. Smadzenēs Dievs ir licis bezgalību, zinātnieki paši noplāt rokas, cik tas ir unikāli. Nav sasniedzama galīgā robeža tavā domāšanā. Otra dievišķā pieskāriens, kas ir patiešām to gan var sajust, kaut tepat sēžot šodien šeit draudzē. Mīlestība. Mīlestībā ir mums atklājies pats Dievs. Kādā veidā? Tādā. Ja es no šī plauktiņa kaut ko izņemu un aiznestu uz šo galdiņu, kur palika mazāk? Tur vai tur? Tur palika mazāk. Tā ir visur. Uz Marsa, uz Saules, uz Zemes. Fiziskajā pasaulē likums ir viens. Ja es kaut kur kaut ko ņemu nost, tur paliek mazāk. Izņemot mīlestību. Ja tu no savas sirds paņem kaut ko nost un savam mīļotājam iedod, tu kļūsti bagātāks. Pilnīgi vienkārši. Tur stāv maizītes. Apēd pats? Labi. Padalies ar otru. Labāk. To Kristus teica. Velns nekārdini mani ar naudu un maizi, jo ne no maizes mēs pārtiekam, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Mēs esam tādi, ka garīgi mēs varam saņemt miesai pilnīgu atveldzējumu, ja prastu to mīlestības pieslēgumu atjaunumu. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Kristība, kas tas ir? Dievs uzzināja tavu vārdu. Tu uzzināji, bet nevis intelektuāli, bet te uzzināja, ka tev ir tēvs, draugs un sirds mīļotais. Tā viņš komunicējas. 3 šīs mīlestības. Un lai cik pasaule nemīlēs, lai kā cilvēki taps pa staipekņiem vienalga kādu ismu vārdā. Dēmoni šodien nestādās vairs priekšā kā dēmoni, viņi stādās kā ismi. Tiklīdz kā cilvēks saka, es esmu pārliecināts darvinists, nacionālists, vēl kaut kāds ists. Tas nozīmē, viņam ir jaunais elku dievs. Kā tas izpaužās? Mēs upurējam cilvēkus saviem ismiem. Komunisti. Tu neesi komunists. Kas tas ir? Tas ir elku upuris ismam. Dēmoniskajam komunismam. Bet tas pats dēmonisms var būt nacionālisms. Arī par Latviju iestāties un pateikt, visi, kas nav latvieši, ir stulbi un lai brauc prom. Ir dēmoniski. Tu upurē kaut kādu sev nepazīstam cilvēku sava isma vārdā. Es ar šiem jums stāstu no vēstures, kas nākotnē? Ekoloģisms.
Izdzīvošana, tāpēc es saucu izdzīvošanas skolu. Es gribu stāties jau pretī, jo izdzīvošana būs jaunais isms, ar ko mēs žņauksim. Izdzīvošanas vārdā drīkstēs šaut. Jau tagad drīkst apspiest cilvēku tiesības, tāpēc, ka mēs baidamies no teroristiem. Un būs vēl ismi, kamēr mēs netiekam, lai viņš mūs atbrīvo. Tikmēr man galvā ir kaut kāds isms, es pie viņa turos un baidos no tiem, kas nepiekrīt manam. Kā? Tu nebalso par hokeju Rīgas Dinamo? Es no tevis baidos, tu esi slikts. Tu par hokeju? Jā, hokeju! Un mans isms ļauj man smaidīt vai liek raudāt. Pa ko iet runa vispār? Cik lēti mēs iekrītam, un tad mēs sanākam 5 un 10 kopā, un pa to ismu. Tāds varbūt arī luterisms, katolisms, ja gribat budisms. Visu mēs, protams, pārvērst par dēmonu ieroci. Pieliekam klāt isms un sākam pļaut. Tu neesi par to? Aha! Tā tas ir. Sargaties, šitas notiek ātri, mēs pat nepamanām. Tāpēc lūkšana katra diena un kopā būšana. Jo zini un tici, tas, ko naudu tu ziedo un laiku Dievam, viņš bagātību pagādā, ka tev pietiks. Es jums stāstīju. Neuzķerties. Dēmoni strādā, lai jūs būtu nepārtraukt aizņēmi. Lai nepārtraukt vienkārši pietrūktu laika. Es jau neesmu pret Dievu, bet nav laika aiziet. Jā. Tev nav 24 stundas dienā Dievs devis, ne? Tev vajag mazāk, jā? Paldies par jūsu uzticību. Ja kādreiz iznāks jumtiņu, ja nē, ceru, ka Dievs dos pacietību uzrakstīt grāmatā un tad varēsiet izlasīt. Paldies par jūsu mīļo pacietību. Lai labi garšos. Cik es pārunāju pa ilgu? Stundu? Ko tu visu dzīvi? Varbūt kādu dziesmu? Ej, dziesmu, lai labāk apetīti. Es jums parādīšu vienu. Pagaidiet. Pieceļamies kā es jums parādīšu vienu kā pedagogs. Jums solīju pedagogs. Mūsu dziesmu grāmatā numurs ir 370 dziesmai. Bet es viņu apstrādāju tā, lai es ar bērniem. Man bērni, es katru nedēļu uz skolā ar bērniem strādāju. Un viņiem jau nevar kaut kāds garīgs dziesmas. Tā. No galvas. Tātad, visi soļosim, un jums būs tā, kā es pacelšu roku, jāsaka šitādu vārdu. Sargādams un sveitīdams. Ja? Paveidam. Sargādams un sveitīdams. Pasauli. Būs labāk ēstīt. Aiziet. Vēlreiz. Sargādams un sveitīdams. Ok. Dziesma numur 370. Tātad, skatāties, kā tas notiek. Katra diena, ko tu devis? Katra stunda, ko tu sniedz? Sargādams un sveitīdams. Žēlastība man no tevis. Sargādams un sveitīdams. Dāvana, ko neaizliedz. Dod, ka izlietot to prastu. Tu mūs vājus neatrastu. Vadi, tēvs pats vadīdams. Sargādams un sveitīdams. Un viss redzē. Nē! Labu apetīti, mīļa! Paldies! Tagad dāvanas! Šitā jebkuru dziesmu var uztaisīt ar bērniem pārgājienā vēl kaut kur. Paldies! Šī ir grāmata par mūsu draudzi un ar visas autores, kur ir saldēs. Tāds vesela kaste ar saldumiem. Kolosāli! Vai kā Dievs mīl! Paldies, buču armar! Paldies, mīļš! Paldies par jūsu pacietību. Jūs esat mana auda. Ja kādreiz, ja gribat man labu izdarīt, saorganizējiet vienreiz. Katrs no jums, kas šeit bijāt, paņemat vienu nebaznīcas cilvēku līdzi. Un uztaicam vēl vienu tikšanos. Kaut kur iekšā, rudenī. Ar jumtiņu, vai ne? Jā, un es to jumtiņu parādīšu. Šito atkārtošu, fiksi. Jumtiņš ir vēl jautrāks un interesantāks. Un daudz teikt, tas jumtiņš vēl labāks. Pie tā jumtiņa vienu frāzi es gribu, lai jūs atceraties, ko man ar mans garīgais tēvs Reidhards Lenski teica. Vienkārši vārds vārdā atkārtojiet, jūs redzēsiet, kas pa teikumu. Runājam par psiholoģijas grāmatām un visu to. Pienāk man meistars un saka, Rolanda, nu nevar taču visu, kas dzīvē interesants, par krīzi saukt. Paldies! Tie, kas dzīvē pieredzējuši, vienmēr pirmie pamāja. Garām dzīvē ejot, jaunībā liekas, bet sagaršojiet, kas pa teikumu. Sās globālā krīze, būs vēl Eiropas krīze. Lūk, ko mans meistars. Nevar taču visu, kas dzīvē interesants, par krīzi saukt. Daudzas lietas stāv tajos nosaukumos. Nosauc citādi un tas ar smaidu.
Paldies jums. Lai jums veselība. Jums tāpat. Paldies, paldies. Paldies, Roland. Cerēsim kādreiz atkal tikties. Jā, bet tad ar neticīgiem draugiem un radiem. Jā, to atceroties vienmēr. Jā, darīšu jūsu darbu visi. Jā, un tagad, mazliet laiks, tas jau ir paredzēts, laiks +/-, teiksim tā, ja, ir 1:01:20, tagad ir jau gatava garšīgā zupiņa. Es atceros, Rolands vienreiz zupiņu vārīja, viņa pat tāda lekcija ir. Bērniem tas bija, jā, bet, jā, tad bija debes zupiņa, mums būs tāda baznīcas. Un tad varam mierīgi tā viens pēc otru tur iet klāt un kādu sadabūt arī sev zupiņas gabaliņu apēst, lai, kā saka, sviedriņš nekļūst pārāk, lai mēs varam sagaidīt arī mūsu mīļo arhibīskapu un viņu noklausīties. Varbūt mēs varētu tagad nodziedāt vienu galdu dziesmu kopā. Jā? Es pateikšu vārdus priekšā. Ir tāda, viņa dziesmu grāmatā gan ir bet neatceros. Svētī Dievs tās dāvanas, ko no augšienes mums dodi. Svētī Dievs tās dāvanas, ko no augšienes mums dodi. Svētī mūsu lūkšanas, mūsos pateicību rodi. Svētī mūsu lūkšanas, mūsos pateicību rodi. Kad mēs ēdam, kad mēs dzeram, lai uz tevi acis vēram. Kad mēs ēdam, kad mēs dzeram, lai